Labvakar, visi dārgie Vībatovas sarunu klausītāji. Labvakar. Starptautiskā dramaturģa no Indijas, Rasa Bugačota pēca. Jā, labvakar, mēs sakojam tavam atgriezusies. Es jau biju sailgojies. Yes. Mēs esam kādu laiku atkal tikušies, un mūsu šīs dienas viešņa ir... pirms mēs sākam pieteikt viesu, mēs šodien pirmo reizi esam online, tāpēc droši vien, mēs te cīnījāmies ar visādām tehniskām ķibelēm, un kamēr tas viss ir panākts, ka tas darbojās, pagāja kaut kāds brīdis, mēs esam 10 minūtes vēlāk sākuši nekas. Tas īstenībā kā vienmēr, man liekas, ka mēs... vienmēr, jā, tikai parasti mums neviens neskatās tajā brīdī. Jā. Vai, ja skatās, tad jau pēc izrādes tur beķeris un vēl kaut kas. Okay. Mūsu šī vakara viešņa ir cilvēks mērķtiecība, cilvēks darba spējas, cilvēks... Zirgs. Darba zirgs. Ar Kazbega mēroga darba spējām, arī uzkāpis Kazbekā. Man liekas, ka arī kaut kādam kabatā viņai ir kaut kāds teleporta verķītis, tāds, man liekas, ar kaut kāds slepenais, superslepenais. Jā, taču pēc pārliecības Liepainiece, pēc uzvārdu Tatārs. Tatārs Mongols, man tādi Tatārs Mongols un ceturdaļa ebreju asiņu. Jā, to tu izlasīji noteikti. Es palasīju, jā. Bet tas ir arī, man liekas, diezgan redzams, ne? Jā. Labvakar, Karīna Tatārinova. Labvakar, Gata Malika un Rasa Bugačota pēca. Prieks, ka... Labvakar, Milda, labvakar, Daina. Šis podkāsts kļūst par koru diriģentu podkāstu, jau otrais. Kurš vēl bija? Lūk. Kurš vēl bija? Kaut ko esam palaidis garām. Viena no Liepājas teātra jaunajām aktrisēm. Tavām kolēģiem. Agrija? Jā. Man liekas, ka tā bija koru diriģēšana, Sasodīts, viņa man krustmēt, bet es domāju, ka viņa teorija beigusi. Jums ir par ko parunāt pēc šī. Varbūt teorija, varbūt es meloju. Var sakot, skola viena. Jā, Melngaļi. Bet, Karīna Tatārinova nopelniem bagāta aktrise, daudz kur strādājas, daudz ir visu kaut ko dzīvojusies, ņēmusies un darījusies. Un šovakar ir kopā ar mums Vībatovas sarunās. Es pakalpotu Rīķa. Pako, jā. Tas jau uz mildiņas, tās lietas. Es tev brīdināšu, Mildi, lai tu ravi te dārā. Es bišķi, joprojām nejūtos savā vietā, jo tur tās kameras pašlaik ir tādā online režīmā, tāpēc lūdzu Rasa pārņem vadību, kaut kur ved mūs. Es šodien... Virzienu ievies. Virzienu. Nezinu, vai man sanāks iegriezt kaut kādu virzienu, bet es šodien daudz par tevi domāju, Karīna, protams, ņemot vērā to, ka mums te jārunā šovakar un tā. Man liekas, ka tu esi viens no tiem cilvēkiem, kuram es gribu pateikt reāli tiešām paldies par to, ka tu pierādi, ka tas Liepājas attālums no Rīgas nav nekāds izmisums. Bet nav. Lūk. Bet pārliecina tagad tos 99%, kas uzskata, rīdzinieku, kas uzskata, ka tie 220 km ir ļoti, ļoti tālu. Viņi vienkārši neprot izmantot to laiku. Pastāst. Kā vajag? Nē, tad, kad es pat braucu pie stūras, tad, protams, ir drusciņ bēdīgāk, jo es nevaru skatīties nekur citur kā tikai uz ceļu. Un tāpēc man nepatīk braukt ar auto pašai, jo es esmu tas, kas rekukoziņš, ķēstirniņu tādu. Un tajā brīdī, kad es sēžu pie stūras... Gribu teikt, ka tev patīk sabiedriskais transports? Jā. Sabiedriskā transportā ar retiem izņēmumiem, kad apsēžas blakus kāds izcils smirdīgs cilvēks. Es ap citu redzēju šausmīgi skaistu video. Zini, kas jādara, lai tev neviens blakus neapsēstos, šausmīgi kā aicinoši jāskatās uz to cilvēku un jāskatās šitā. Lai nāk, nāk sevi. Jo šito es neesmu mēģinājis, es parasti nolieku somu. Ne tik krievīgi, es neesmu. Man arī īstenībā pret tā kā cilvēkiem nav nekāda iebilduma. Bet tev jau arī visi grib sēdēt blakus droši vien. Bet nē, zini kā, man liekas, ka nē. Labi, kautrīgāki fani varbūt nē, bet principā... Nē, īstenībā esmu ievērojis, ka taisni tie, kas tā kā es redzu acīs atpazīst, viņi nesēž blakus. Tāda bijība tomēr kaut kāda, man liekas, ir. Vismaz man pašai joprojām arī ir pret ļoti daudziem cilvēkiem tā, ka, tā pamēr galvu un tad tā, apsēdies kaut kur nepārāk. Jā, bet es teiktu tā, labāk sēdiet man blakus, nevis pēc tam ar pirkstiem rādēt no aizmuguri, zin kā to jūt, un tad ir tā gan tāda baigi tāda stulbā sajūta. Nē, es domāju, gan, ja tu sēdi autobusā, starppilsētu autobusā, Liepāja Rīga, vienkārši viss kā cilvēki sēž un brauc, un tad ir Karīna Tatārinova. Kur zariņi? Nekur kočiņi. Zini, es pēc vienas tādas reizes uz ielas, ka man viens bērns pieskarēja klāt un bakstīja burtiski ar pirkstu vēderā un saviem draugiem teica, tā ir viņa. Uz mani pat nepaskatoties, un tādajā brīdī es vienkārši kaut kur publiskā telpā vai Twitterī vai kur aizlaidu, ka es mainu vienkārši autogrāfus pret apskāvieniem.
Un viss bija labi līdz brīdim, kamēr tie bija tikai mazi bērni, kas teica, es drīkst apskaut, jā, forši. Un tad, Konkrēti vajag pateikt, ko tu esi gatava apskaut. Un tad, kad tramvajā pienāca viens onka un teica, es arī drīkstu. Es apskāpu, protams, viņu, bet tas jau tad bija tā mulsinoši. Cik jau. Bet pagaid, kā tad tu izmanto to laiku, piemēram, sabiedriskajā transportā? Oi, pēdējā laikā, ja godīgi, tad es guļu vienkārši, vai kaut kāds totāls neizgulēšanās lietas, un tad es vienkārši guļu, cepuru vienkārši pāri. Pie stūras to grūtāk darīt. Jā, pie stūras nevar to darīt. Tas ir sasodījums. Nē, pie stūras galvenais ir, ka nevar skatīties uz stārķiem, kazām un stirnām un tā. Tev visu laiku tomēr ir. Man kaut kāda... Specifiski stārķi un kazas. Nē, labi, kas nu tur ir? Kas nu tur nav? Daba, koki, zin kā, visu gada laika ir skaisti. Man vienīgais tāds draņķis nepatīk, bet, tas, kas tagad kā reiz. Bet man ieslēdzās kaut kāds tāds tik ļoti liels apzinīgums, ka es nekur neskatīšos. Un es esmu mierīgi kā zīlonis, bet tā, ļoti apzinīgs un tāds skaties un viss. Bet es klausos. Tad es klausos arī podkastus klausos. Gan ne ļoti daudz, bet pīpētās sarunas esmu šo to dzirdējis. Savēja mums tu vari, šito kādam citam pastāst, ka tu klausies pīpētos sarunas. Mums jau, kas tā mums, mēs zinām, ka tu klausies. Es godīgi sakot turējos, lai pirms mūsu tikšanās neklausītos, tā kā lai nesāktu vērtēt ko un kā, jo tad, kad tu klausies vienkārši tāpēc, ka tie ir tavēja, tas ir kaut kā citādāk. Un tad es arī tā kā pirms šīs tieši neklausījos. Lūk, tad es klausos daudz mūziku, braucot pati. Bet tā kā es sabiedriskā transportā braucu, lielākoties autobusā, jo Facebook mašīnās gan te lielākoties ir tā, ka jārunā un jāatbild uz jautājumiem, kā var iemācīties tik daudz tekstu un tā. Facebook mašīnas. Tas ir grupa Liepāja, Rīga Liepāja. Jā, man patīk tā grupa. Man baigi patīk. Tur ir interesants cilvēks, var satikt, ar ko es tikai neesmu izpļāpājis. Man arī patīk, var aktrises vadāt turpu šurpu. Tas tā. Bet, piemēram, es esmu braukusi ar nākamo pilotu, vai, piemēram, ar karavīru, vai, piemēram, ar jūrnieku, ar tādu cilvēku. Tev patīk cilvēku formās? Vīriešu formās izklausās. Jā, tas izskatās labi. Piloti, jūrnieki, karavīri. Ne, bet viņi nebija formā, bet tas katrā gadījumā tā ir kaut kā tāda sfēra, kas man liekas aizraujoša. Katrā gadījumā pilots pilnīgi noteikti. Gan jau, ka tu viņam arī uzdevi jautājumus, kā jūs katru reizi tā kā nenokrītat? Jā, kā jūs zināt, kur pogu spiest? Tādas gluži, es drīzāk uzdodu jautājumus par to, kādas sajūtas tur augšā. Man tas laikam vairāk interesē. Tev uz augšu visu laiku rauj. Vēl uz augšu. Rauj, Bet tas bija asprātīgi, jā. Okay. Bet vēl maz drusku, tā kā paturot šo pašu tēmu prātā. Kā sanāk, cik gadus tu nodzīvoji Rīgā? Kur tu piedzimi? Piedzimies Liepājā, tu taču ievādi ziņas. Es esmu patriotiskā Liepājniece, es piedzimu Liepājā un Liepājā nodzīvoju absolūtā pārliecībā, ka te es arī palikšu līdz 20. Bet Liepāja tev atriebās, neuzņemot tev Liepājas kursā tajā. Jā. Pagaid. 20 līdz 23 gadiem, kad es 22, jo tad es 1 gadu nomaisījos par Rīgu un tad es iestājos Rīgā aktieros. Jā. Pēdējā brīdī. Es jau tā kā pat vairāk nekā pēdējā brīdī. Es visu 4 gadus dzirdēju par to, ka, ko es spēlēšu tad, kad es pabeigšu. Un tad, kad jaunās mīlētājs mēs nedos, un ko tad es spēlēšu savos 27 gados? Auklu Džulietas. Zini kā, es beidzot nospēlēju Džulietu, nevis Aukli. Tas pirmkārt, otrkārt, Nacionālā teātrī 7 gadus bliezi vienkārši pepiju. 5. 7, jo es 2 vēl, es vēl pēc tam biju 2 vai pat 3 gadus ārštatā. 7 gadus mēs spēlējām pepiju. Mums nomainījās 3 sastāvi. Viena no mūsu pirmajām tikšanās reizēm bija teātra bārā pirms jau 11 gadiem. Tu biji teātra bārā, es biju teātra bārā. Pieļauju domu, ka es arī biju teātra bārā. Vienkārši tas bija laiks, kad man liekas, jā, tur viss gāja. Un tad mēs tikāmies, un tu man teici kaut ko ļoti labu par mani. Tu man jau kaut kad biji redzējis. Es tu biji redzējis Ugunī, vai kā. Saucās, Kristīna un Edgars. Jā, Ugunī, jā. Un es tur mūsu, un paldies teicu, un tā, bet es biju ar draugiem, un tie draugi pēc tam pēc, ko tev Pepī teica? Jā, bet man smieklīgākais bija tad, kad kaut kādu burtiski jau 3 gadus atpakaļ. Man liekas, viņš vienkārši ļoti ilgi nevarēja saņemties. Mūsu Klaus Bārdainis tāds noaudzis, tāds, domāju, dižens ozols, tāds vecis Bārdainis.
Un tad viņš man pasaka, ka es esmu viņa Pepija. Ka viņš maziņš, un tad man tā likās, tā birst jau. Tie ir tie, kas skrien pēc tam tevi apskaut droši vien. Jā, nu, ok. Starp citu, jā, tas mazais puisīts, kurš teica, tā ir viņa. Tu saprati, kuru viņš bija domājis? Jā, Margarita. Margarita no viņas man vēl labāk. Jā, tas bija tikai dažas gadus atpakaļ, tā kā Margarita. Tā bija Margarita. Bet redz, kādam tu esi Pepija, kādam tu esi Nē, Margarita? man arī viennozīmīgi Pepija. Un kādam es esmu Jadviga. Nu, tāntēm pārsvarā. Tāntēm esmu Jadviga. Kā tu pati sevi asociē? Nu, tā kā nopietnais jautājums tagad, vai man jāizvēlās no šīm 3? Ne, no visām. Ja es visvairāk lepojos, tad laikam ar Jadvigu. Man patīk tas process, un es viņu uztveru kā televīzijas, nevis seriālu, bet tādu filmetrāžu filmu. Jo tur viss tā situācija bija tāda, mēs gatavojam lomas, un tāpat tās tā kā uz skatuves, tas bija tā, ka es vācu stāstus, es gāju pie cilvēkiem, kas ir poļi Latvijā, un gan to viņu to latvisko slengu, to poļu un latviešu slengu sajaukt un tāds, izmantoja pēc tam filmās, un mēs ar Džīnu daudz runājām, un tas bija tāds pamatīgs darbs 4 sezonu garumā, 3, man bija 3 sezonas, 3 sezonu garumā. Bet tas bija darbs, kas sākās pirms vēl filmēšanas sākšanas? Jā. Tie laikam būs bijuši citu laiku, kad varēja tā gatavoties. Jā, un tie bija ļoti skaisti. Un bija arī tā, ka, kā Latvijas kino studija bija tā kā paputējis, un visi tie lieliskie operatori un tie gaismotāji. Nocietušies viņi. Jā, un viņi bija tur. Un tas bija tik vienkārši fantastiski skatīties, kā viņi braucam no filmēšanas pārguruši, vienkārši veči apstādina busiņu, lec ārā ar kamerām, brienu miglā vienkārši un tver kaut kādas mirkļas vaiprātīgi skaists. Un jums maiņa jau beigusies, un viņi vēl tur tver mirkļus. Jā, bet tu skaties vienkārši uz to darbu un tašies, kā saka. Šitais, man liekas, par tevi ļoti raksturīgi, ka... Tašīties. Tašīties, jā, no visa procesa. Nevis tikai no kazām. Tev tas darbs, man liekas, ka Karīna ir tāds, arī no kazām un zariņiem, bet tīri no teātra konteksta loma un izrāde lūga, ka tu ar tādu naivu, tādi patīkami naivu, vienmēr tādu iedziļināšanos un prieku, tu tiešām, tu nekad nedomā par kaut ko, kas tur notiek fonā vai tā, tu vienkārši tiešām ļoti iedziļinies tajā visā. Un kaitina ar to ļoti daudz režisors. Jā, tas, ar ko es būtu turpinājis, ka režisori droši vien, daļa varbūt arī tevi neņem, tāpēc, tā arī nav vakal būs ņemšanās, mēnesi pavadīsim runājot vienkārši. Bet labi, viņi parunā ar Ģimu, ja es redzu, un viņš man pasaka, ka nē, ka lai es lieku mierā. Es lieku mierā, visi strādāju, pat piedāvāju, ja būs par daudz, viņš noņems. Tieši tāpat tās ir ar Regnāru. Ja būs pat daudz, viņš noņems, tā ir tāda uzticēšanās. Un tad, ja es teiksim... Regnārs jau tāds pats, viņš arī var 24 stundas vienkārši malkt. Jā, viņam ir 101 variants. Kā radīt viens otram. Es ceru. Es ceru, jo es pie viņa varētu piedalīties jebkamī. Arī tad, ja es nesaprotu. Viņš ir tas gadījums, ka es 100 punktu, labi, ja es saprotu kaut kādu, es nezinu, 1/3 no tā, ko viņš ir domājis, ko viņš liek darīt, bet es viņam 100% uzticos arī tad, ja tas man kaut kādā brīdī, kaut kā diskomfortā liek justies, vai arī tāds, man nav šaubas, man ir diskomforts, bet man nav šaubas, un es paņemšu un pēc vislabākās sirdsapziņas izdarīšu, un es zinu to, ka pēc kaut kāda brīža es sapratīšu vismaz ar miesu, ar fiziku, kāpēc viņš to liek, un tas nostrādās. Es bieži nesaprotu, bet tu, man liekas, vienmēr līdz galam, tagad man liekas dīvaini, ka tu saki, ka tu nesaproti, jo man liekas, tu runā un prasi un neliec mierā tos režisorus, kamēr tu nesaproti, kamēr jā, bet tas jau nenozīmē, ka es beig galā saprotu. Man vienmēr bija līdzies, ka tu nonāc procesam, kurā tu jau... Jā, es rādu par sevi tādu priekšstatu, ka esmu baigi gudrā. Brīvs. Jā. Okay. Jā, bet piedod, es tev pārtraucu un aizrunāju. Tas ir jautājums bija par to, ka es... Nē, tad mēs tā darām, ka mēs pārtraucam viens otru. Par procesu, jā. Es tev varu papildināt, es esmu procesa cilvēks, un godīgi sakot, man tas pats izrādes spēlēšanas process man patīk, bet kas ir pirms un pēc, kad izrāde ir nodot un mēģinājuma procesi beidzies, godīgi sakot, diezgan besīgi. Es cienu savu skatītāju un es paklanos un es viņam pasaku paldies, bet viss pārējais, kas saistās, ka es tagad kāpšu uz skatuves un spīdēšu un laistīšos. Man patīk mēģinājuma process, man patīk rakņāties, meklēt, komunicēt, man tāpēc patīk joprojām sēdēt visādi, arī tad, kad es nepīpēju vairāk pīpētavās un tajā atrasties tajā visā burbulī. Rēti tevi šeit redzu, rēti. Jā, es vairs nepīpēju. Bet tajās sarunās, man liekas, kas ir un par izrādes piedalos gan.
Jā. Tas gan. Jā. Un tad, kad tā izrāde ir nodota, un man jau tas process, kas beidzās ar pirmiem skatītājiem, man pirmizrāde oficiālā nav pirmizrāde, tā jau ir 2. un 3. un tā tālāk. Man ir skats izrāde. Vienalga, vai tie ir savējies vai svešie, man ir skatītājs. Viss tā ir mana pirmizrāde. Tad es arī visvairāk uztraucos, un tad es arī mēģinu tā kā saprast un sajust, kas tur kā notiek. Un pēc tam tālākais jau ir tā, šitā izrāde, tā teksti pagriežās galvā. Nu, jo, ja grūtāk izrāde smagāk, tad ātrāk griežās, jo tad vēlāk. Tad tu sapucējies, tad tu skatos tajā brīdī, kad tu spēlē, viss ir ok, tad tu nonāc, un tad atkal sākās kaut kāds tāds pagāk, kas tur bija, ko es tur darīju. Un tad tas jau sākās kaut kāds. Bet tā ir tāda pašanalīze kaut kā tāda vaiprātīga, vai tu atkal jau esi nākamajā virpulī iekšā, vai tu turpini tā kā ķidāt to, kas izdarīt? Ir. Es laikam, tieši tāpēc, ka man tas process patīk, un tajā brīdī, kad kaut kas uz skatuves nenotiek, un nav tā, ka jānotiek tā, kā tas bija tā kā iestudēts, un kā tas kādreiz ir bijis, bet baigi var just, ka tas ir dzīvais process, un kad kaut kas sāk stagnēt, un tikai kaut ko atspēlē, un tā komunikācija, un tā sinerģija starp to, kas ir uz skatuves, klibo nenotiek, un arī nenotiek tā, ja nenotiek tā enerģijas apmaiņā ar skatītāju, tad ir tā, ka tad man ieslēdzās tas tā, ko es esmu izdarījusi tādu, ka nav bijusi kaut kāda rezonance, kas ir tas, kas nenostrādāja. Un tad jau nav arī vairs kam paprasīt. Nav. Bet vienīgais izrādē redzi tā burvība, ka nav kā filmu nofilmē, un tad tev tur viss. Tu vari katru reizi kaut kā tā kā savādāk. Gan burvība, gan arī tas lāsts. Posts. Tas, kad nesaglabājās, un kad to neviens neatcerēsies, man laikam tas neinteresē. Tev kā tik process. Jā. Tad jau vairāk tomēr laikam teātris tev, jā? Jā, bet man patīk arī filmēties. Tas ir baigi dīvaini. Mums kā reiz vakar bija tāda saruna, man riebjās fotografēties. Es nevaru, es jūtos vienkārši sasaistīties, jūtu, ka man ir vienkārši žokļi savalkās, bet kamēr es nejūtu. Kamēr priekšā man kādreiz Sigits Račks, kas to pašu Viņas melo labāk filmēja pirmās sezonas, brīnišķīgs režisors. Viņš ir galā akadēmiskā teātra režisors, dramatiskā, un arī aktieris lielisks, un Tuvinas ir viņa skolotājs un dievs. Un viņš kā reiz man uzslavēja un teica, ka es jūtu kameru un ka es neesmu no viņas tā kā vairos, ne arī kaut kā konfuzēju, ka jā, un filmēties var. Bet filmējoties tādā Viņas melā labāk droši vien, dienu iepriekš tev iedod saidiņus, visus tekstus. Jā. Tur jau tu nesāksi tagad visus 20 filmēšanas grupas cilvēkus. Man ir jautājumi. Tur jau ir tāda, bet es novedu Kā arī mums saule, reku mākoņi nāk priekšā mums minūte, lai nofilmētu. Seriālā tā nav. Tur nav nekāda saule, ne mākoņi. Tas bija Likteņa līdumniekos, ka mēs gaidījām stundām sauli, un tas arī bija baigi forši un tā. Jo tu jau tajā starpā izrunā vienkārši vaiprātīgi daudzas lietas. Tur viņi tika pie tās runāt. Jā. Bet es arī tiku Viņas melo labāk, jo tāpēc es nevēl teicu, ka Sigits Račks, viņš ir teātra režisors, un viņam bija tas, ka es teikšu krieviski, jo viņš mums teica krieviski, если актриса желает, ja aktrise vēlās, viņš apstādināja filmēšanas procesu. Izklausās pēc ļoti kaut kā ironiska. Nē, filmēšanas grupa Karina Tatārinovai ir jautājumi. Bet viņš mācēja ļoti kodolīgi un veiksmīgi to tā izstāt. Un viņam pie tam vēl bija šitas teiciens tā, šito mēs savienojam, saīģiņējam, vibrāsējam un idavaiķi džaz. Savienojam, metam ārā, un tagad dodiet man džēzu, un tas nozīmē improvizāciju. Un viņš mācēja to visu ievirzīt tā, ka... Bet kāds uz taviem jautājumiem atbildēja? Jā. Un viss, aktrise jautājumu viņš atbildēja. Jā, un viņš arī teiks, bija tas, kurš pateica, es teicu, man nepatika, kā es nofilmēju šito. Un viņš? Lūdzu. Filmē vēlreiz? Jā. Bet nevar tā būt, ne jau latviešu. Es varu pajautāt, jebkurai no 1., 2., 3. sezonas aktrisē, ka tā bija. Cik sezonas ir kopā? Es nezinu, es pazudu 4. man liekas. Viņš tev izturēja līdz 4. Viņš pats aizgāja pēc tam arī. Bet pagaidi, jautājums tad. Tu, tā kā to izzināšanas, visu to procesu, viņš tev ir tik svarīgs, un viņš tev tāds jau bija studiju laikā, tas viss, kad tev tas, vai jau vispār vēl pirms tam? Lai es kaut ko izdarītu, skatos, man ir jāzina, no kurienes tam. Bet tas tev varbūt nāk vispār no kaut kurienes jau vēl, varbūt vienkārši esi tu kā tu, vai tas ir kaut kāds mācību procesā iedots, ka tā vajag darīt?
Nē, man liekas, ka es neesmu tāds baigais grāmatu tārps vai tāds funktierētājs. Manos rados tādi cilvēki ir, un es viņus esmu vienkārši abrīnojis un plati muti klausījusies, kā to visu var, teiksim, tik daudz informācijas sevī uzkrāt un tā. Bet tā kā aktori vairāk nodarbojas ar emocijām, zināšanas, protams, arī vajag, bet tas ir vieglākais. Tu paņem, atrod internetā, izlasi, pajautā kādam. Bet taisni par tām emocijām, jo mēs jau savā mūžā nepiedzīvojam pilnīgi visu, par ko mēs spēlējam. Attiecīgi man ir tā kā svarīgi saprast no visām pusēm, kur kaut kāda rīcība. Tu skatūs ir darbība. Aktierim ir jābūt uz skatūs darbību, pat tajā brīdī, kad viņš vienkārši pagriež galvu, ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš to dara. Tad tā ir skola. Laikam, jā, tad jāteic jā. Es tā neesmu kaut kā analizējis. Vienkārši ir jāsaprot, kāpēc tu kaut ko dari uz skatuves. Jo pat arī tad, ja tev vienkārši spontāna kustība, kāpēc? Tāpēc, ka tu sadzirdēji, tu saraudi, nezinu, 9. baņa kaut kāda ieslēdzās. Tik un tā arī šai spontanitātei ir kaut kāds iemesls. Bet tas jau tāds neansēs. Bet jā, man ir laikam jāsaprot, no kurienes aug kājas, jeb kādai reakcijai uz skatuves vai darbībai. Bet tas jau, man liekas, to visi dara, ne? Ir vienkārši atšķirās tas, vai tev no sākuma režisors palūdz formu, un tad jūs piepildat, vai tu piepildi ar saturu, vai es nezinu, ja viņam ir pilnīgi vienalga, kāpēc tu to dari, bet dari ar kaut kādu domu piepildīt, tad tu to atrodi pats. Vai arī tu ar režisoru ilgu un dikti ķimerējies, lai pēc tam bliest ārā tikai savu vienīgo unikālo kustību, reakciju vai vēl kaut ko. Kaut kā dažādi. Man viens cilvēks teica, un tas ir pilnīgi, tā ir patiesība. Aktierim, man liekas, galvenā labākā īpašība ir elastīvitāte. Elastīgs. Elastība? Var īsāk? Jā. Elastivitāte. Elastība! Elastivitāte. Tas gudrāks skan. Šī ir tā aktrise, kas gāja poļus intervēt, lai varētu slengu izpētīt. Taču gudrāk uzreiz skan. Es taču saku, es radu par sevi šausmīgi gudru cilvēku iespēju, bet Es arī. Jā, tā ir. Tu neesi gudrs? Kā to ņem? Bet labi, ejam tālāk. Kas tas ir, ka tev nav miera, ka tev vajag visu laiku? Nepietiek tev ar to darbu teātrī, tev vajag vēl kaut kādus 18 paralēlus projektus. Bet nespļaušu kāpost. Es pagājušā sezonā pateicu direktoram un Ģimam Petrenko, ka man pamazi darbu. Ko viņi? Neko, es šo sezonu tā kā raujos. Bet, es nežēlojos, bet... Es nesaku, ka pamaz, es teikšu, ka mazāk nekā citiem. Es teikšu, ka man varbūt vairāk vajag. Bet man vairāk visā vajag. Man vairāk, Kas var daudz nest, tam daudz jānes. Es nezinu, cik es daudz var nest, bet vajag man citreiz ir tā, ka nevar panest to, ko tev visi gribās un vajag. Un tad ir tāds, es atvainojos, apsēšanās aplikt dibēnu sūnās. Bet tu esi sapratis, kāpēc tev tik daudz vajag? Kas ir tas, kas tev dzēn? Man Kāpēc patīk tev taisi 18 dažādas muzikālās programmas? Nav tik daudz, jūs pārspīlējat. Labi, 14. Nē. Katrā ziņā, ne vairāk. Labi, bet paklau, cik man gadu? Jāuztaisa. Un cik es viņas gadus jau tā kā... Citu Nacionālā teātra 100.teatris.lv rakstīts, ka tu esi dzimusi 93. gadā. Jā, es arī. Es ceru, ka es tieši tā arī izskatos, bet labi izties, bet man radās mazliet šaubas, ka kaut kas nav uz galam pareizi. Jā, to es arī lasīju, ka 93. Oi, cik jauki. Bet tā nav teātris LV lapa, tā ir 100.teatris LV. Līdz tai lapai, retāk kāds aiziet. Jā, patīkam. Nē, es neslēpšu, ka tas ir patīkam. Tur arī bija rakstīts, ka... Es tagad negribu samalot par to. Tas nebūs precīzi citāts, bet... Vecukot vakar un šodien pētot kaut kādas tavas intervijas un rakstus par tevi... Man sāk palikt bērni. Vienā brīdī tu izsakies, ka man ļoti grūti, man liekas, tur vienkārši tā lapa. Vecukot, tava versija, kā tu aizgāji no Nacionālā teātra, ka tu aizgāji pie direktora, nezinu, kurš tajā laikā bija, tu aizgāji pie direktora. Rieksts, cietsrieksts. Un tu viņam teici, ka ir visiem kastītes sadalītas, un es gribu spēlēt kaut ko, to es varu izvēlēties. Un viņš tev teica, ja tu gribi izvēlēties, ārštatā. Jā, tieši tā arī bija. Bet es gribēju dzirdēt... Tajā 100teātris.lv bija rakstīts, ka... Tur bija tā skaistāk tas viss pasniegts. Tur bija rakstīts, ka
daudzonīgā tava vēlme spēlēt beigās rezultējās tajā, ka tu izlēmi iet brīvības ceļus. Tā smuki tā noformulēts bija. Es pēc tam paskatīšos to vietu. Tu pēc tam paskaties. To tādu vispār nezināju. Tas man ļoti intriģē. Nē, īstenībā tas pirmais variants, ko tu izstāstīji, bija tieši precīzi. Ir vēl, protams, versijas, ka mani atlaida, bet tas neatbilst patiesībai, to visi mani, kuras biedri un arī tā laika nacionālā. Bet tad tas nozīmē, ka tu vienkārši gribēji kaut ko citu, nekā tev deva tajā laikā? Jā, teiksim tā. Tagad, godīgi sakot, pēc tam jau, kad tajā laikā, kad es biju Nacionālā teātrī, tur tomēr vēl diezgan stipri bija tas, ka ir tie tipāži. Un tā ir tā teātra lieta, ir tipāži. Man tika dots vai bērnu lomas, vai tādas stervas. Un, godīgi sakot, es neatceros, vai Viesturs Rieks to atcerās, bet es biju viņu, kad aizgāju, es teicu, dodiet kaut vai, es nezinu, vismazāko lomu, bet kaut ko citu lūdzu. Tāpēc, ka manā izaugsmē tas nedod tieši neko. Man pasaka, to lieliski var izdarīt, davai dara atkal to. Un tas nedod tieši neko. Es atļaušos tagad arī pateikt manu lielo sāpi, ko es gan esmu, man liekas, kādā intervijā arī teikusi, ka es uzzināju arī tajā laikā, kad mani prasīja Kroderis, mani prasīja Deičs, mani prasīja Pēters Krilovs. Un mani nedeva. Pasakot, ka man ir... Es nezinu, kā tajos laikos, bet tagad, ja prasa, tad dod, man liekas. Labi, kurš... Es post faktum uzzināju, ka man nedeva, un tie bija tie cilvēki, kurus es vienkārši... Es neteikšu, ka man ir ēlki, bet tās bija manas, un ir joprojām manas autoritātes teātrī, un man ļoti gribējās pie viņiem strādāt, ļoti, un es domāju, kāpēc viņi man neaicina, un pēc tam, kad es saņēmos vienreiz, un tā kā, pirmām kārtām Kroderis man vienā reizē teica, viņš saka, man tev nedeva. Kad man nedeva? Tad, kad es taisīju tur pazudušo dēlu, un tā es gribēju tev uz ilas, man tev nedeva, kā nedeva? Teicu, ka tu tur baigi aizņemtā, un es nebiju. Un pēc tam Deičs arī man to teica. Pēc kura standartiem? Varbūt pēc mūsu standartiem tu biji ļoti aizņemts. Pēc saviem standartiem tev likās, ka tu vari pagūt visu. Nē. Tajā laikā, man liekas, nemaz tik daudz. Faktiski es varbūt... kaut gan Nacionālā teātrī visi jaunie strādāja daudz, jo tāpēc, ka tur bija pa 2 izrādēm dienā, un arī mēs, ja tāpat kā tagad pēdējā laikā, viņi arī, man liekas, pirmdienās spēlē, un tu vēl paspēji aiziet pa vidam nofilmēties un ierakstīt kaut kādas reklāmas un vēl kaut ko, un tā ka kaut kā tur drusciņi tas temps, lielpilsētas iespējams ir vairāk tāds atbilstošs manam tādam iekšējam ritmam. Jā, laikam tas pēdējais bija, cik es saprotu pareizi, ka daudz domā, ka es aizgāju no Nacionālā teātra, tāpēc, ka man Gaļina Poļišuk uzrunāja, lai es nāku observatorijā, bet fakts ir tāds, ka observatorija nodibinājās daudz vēlāk, un Gaļina Poļišuk man piezvanīja un uzaicināja ar viņu sadarboties, zinot tieši tāpēc, ka es esmu aizgājusi no teātra Nacionālā, attiecīgi es esmu freelancers, es esmu brīvi izvēlēties, un man ir daudz brīva laika, lai strādātu ne tikai pa brīvdienām, bet arī neierobežotā laika posmā. Es pamanīju, es skatījos tavu to CV, un es sapratu, ka tu visur strādā kādus 5-6 gadus. 5 gadi Nacītī, pēc tam 5-6 gadi observatorijā, pēc tam 5-6 gadi tāds brīvmākslinieks, un tagad jau Liepājā jau iet kaut kāds 7-8. Tas ir tas, ko es tagad domāju, cik es gadus strādāju šeit Liepājā. Nacionālais teātris bija 5 štatā, un pēc tam vai 2 vai pat 2,5, 3 bija ārštatā. Kamēr pazūd izrādes. Jā, jo man liekas, kas man baigi sāpēja, ja godīgi, noņēma tikai no vienas izrādes. Edmunds Freibergs manu Zāru atdeva, man pat nepabrīdinot citai aktrisei. Zāra nav ne gluži bērns, ne gluži arī sterva. Jā, bet tas bija īstenībā, man no līnītes, man tāpēc ir tas ļoti sāpēja pirmām kārtām, ka vispār es pateicu jau ar Gaļinai, ka es no vienas savas lomas šī teātra dēļ, no observatorijas dēļ neatteikšos, ka mana skatuves ētika ir tāda, ka es nospēlēju līdz kamēr izrādi noņem, mēs par to vienojamies. Un jā, tajā brīdī, kad man noņēma no skroderiem no Zāras, tad man tas bija tāds... Es pieļauju domu, ka tur ar tiem skroderdienām viņiem gan jau ir kaut kāds tur tas, ka tas ir... Tas ir Nacionālais teātris, un es biju no Nacionālā teātra aizgājis prom, un man neviens neslēpa, ka ļoti daudz par to bija aizvainot un dusmīgi, un ļoti daudz joprojām vēl tā kā... Joprojām prasa, saka, kad es nākšu atpakaļ, es tā, draugi. Karina. Bet tas Glaimo un Silda, protams, ir. Tajā dienā, kad Dombrovskis dosies uz Nacīti, no šajienes, kad mēs viņu izvadīsim, iedod līdzi tikko ceptus svaigi pīrāgus, uz Nacīti nodod viņiem. Uztaisam tādu Liepāju Rīgu omnivu. Ok, davai, darām tā. Tās lietas jānokārto.
Jā, tā kā. Vēstuli nosūti visiem. Ai, kā es viņu saprotu. Bet pagaidi. Es īstenībā, man liekas, nemaz nezinu, kā tu tiki līdz Liepājas teātrim. Tu zini? Es biju, kā tev piecas, respektīvi Nacionālā teātrī, pēc tam es piedalījos observatorijas veidošanā, un tad tur kopsumā sanāca observatorijā 7 forši gadi. Tad observatorija Klaukts izbeidzās, sāpīgi, ļoti neslēpšu. Un es kļuvu 6 gadiem vai pat 7 par freelanceru. Apzināti vai vienkārši? Pirmām kārtām, ja tu esi aizgājis no teātra štata, tad tas, kā sakot, vieta tukša nemēdz būt. Tad uzreiz tiek uzņemts kāds štatā un tukšs štata vietas nav. Un tu nemaz tā nevar tikt atpakaļ. Otrakārt, man arī neslēp, kad ir apvainojums par to, ka es aizgāju. Tā bija man izlēpa. Un es par to ļoti labi Nācijas bija aizslēgts, atslēga bija nolausta. Jā. Tu atpakaļ netiki. Jā, bet es arī tā baigi īpaši nepiedāvājos. Bija tā, ka es atnācu uz Liepājas teātri, braucu skatīties izrādes, un tad gan es pie direktora iegāju kaut kādā vienā reizē un teicu, ka es esmu freelancers, ja jums ir nepieciešama aktris manā vecumā, es esmu pieejama. Un to man freelancer gadu iemācīja, jo man liekas, ka tas ir tas, kas es arī ar jauniem aktieriem runāju, un ne tikai šeit, bet arī Rīgā, ka mēs Latvijā uzskatām, ka sevi iet un piedāvāt, ka tas ir kaut kāds baigais kauns. Jā. Bet patiesībā tā tam nevajadzētu būt. Jā, un citādāk nemaz nevar. Ne, var, protams, jo mēs jau tā kā kultūras akadēmijā tiek uzņemti kā Nacionālā teātra kurs, Dailes kurs, un ja reiz tu esi uzņemts tajā kursā, skaidrs, ka tev jau audzina attiecīgi šim teātrim un tā, un tu jau esi jau pašā sākumā vajadzīgs, vai tu tur būsi. Un jau bišķiņ jūties parādā. Un jau bišķiņ jūties parādā. Es citiem nemaz neskaties. Bet arī parādā, bet arī tā, ka tu jau tādā drošībā tā kā jūties. Bet tā drošība ir baigi mānīgā. Atrasties, teiksim, štatā un neko jēdzīgi nespēlēt, man liekas, tas ir vēl apkaunojošāk nekā iet pie direktoriem un teikt, hei, es esmu šeit, ja jums mani vajag, lūdzu. Bet es atzīšos, man arī ļoti liels kauns to bijis darīt, un man ir ļoti bijis jālauž. Bet tas ir tiešām ļoti interesanti, tāpēc, ka kaut vai arī... Saprotu, piemēram, mūsu pašu Liepājas teātris, mums ir trupa ļoti ar lieliem vecuma kaut kādiem iztrūkumiem un tādiem pilnīgi tukšiem melniem posmiem. Loģiski, ka ir brīži, kad mums ir nepieciešami kaut kādi aktieri tieši konkrētajā vecuma posmā, tāpēc tas būtu tikai adekvāti, ja tiešām būtu tā kaut kāda veida, Jā, bet direktors, jebkurš teātra direktors man pateiks to, ka viņam ir jānodrošina pirmām kārtām darbs savai trupai. Un, ja es esmu nopelnījis... Mums nav jāspēlē ne bērni, ne stervas. Mēs esam noklājuši. Nē, tas bija vienkārši 5 gadus. Bet, zin kā, tas ir tā, ka 5 gadus pēc kārtas to es darīšu un uzzinu vēl, ka ir 3 režisori, kur tevi gribējuši un ka tu neesi ticis pie viņu, tad tas ir tā, ka ļoti sasāpēs. Un nemaz ne tie sūdīgākie režisori. Jā, un es pieņēmu lēmumu vienkārši nevis sēdēt un kurnēt un pa kaktiem, bet vienkārši iet un mainīt kaut ko, Bet droši vien arī sāpīgāk ir, no Nācijas tu aizgāji pati pēc tavas versijas. Tad tā sajūta ir tāda, ka es pat tur aizgājis. Nav cita versija, vienkārši tur ir fakts, ka es aizgāju. Jā, bet tā sajūta, protams, ir tāda, es pat uzrakstīju iesniegumu, es pat esmu aizgājis no darba, esmu tagad brīvi kā putns un es tagad pats cīnos par savu dzīvi, bet tāda observatorija izbeidzās. Jā. Un tur droši vien tīri psiholoģiski ir bišķiņ sāpīgāk, ka, tur nav bišķiņ sāpīgāk, es neslēpšu, ka jā, aktrise Pogorelova teātra. Notikušā teātra aktrise. Tur ir baigā trauma, es to neslēpšu. Bet baigi par to es tā kā negribētu runāt, jo kaut vai tāpēc vien, ka intervijās jau tas ir teikts, un kur tas interesē. Teātra vairs nav attiecīgi, ko tur vairs analizēt. Bet 3 vārdos. Visas intervijas es neizlasīju ar tevi. Es jau godīgi nezinu līdz galam, kas tur notika, kāpēc. Jo skaidrs, ka tas nebija tikai finansējuma trūkums, ko neatkarīgam teātrim, jo ir dažādi veidi, kā neatkarīgie teātri pastāv. Dērtīdi un Ģertrūdas teātris, tam ir brīnišķīgi apliecinājumi, jo viņi ir izturējuši visu to gaļas mašīnu, sākot no tā, ka tur vispār nekāda finansējuma nav līdz tam, ka viņi tiek nominēti Spēlmeņa nakts balvai. Un tur ir tā fantastisks izrādes profesionāliem aktieriem. Es nezinu, kas līdz galam tur notika. Es esmu vienkārši pārliecināta un es varu pateikt ikvienam savu pārliecību. Teātris nedrīkst būt rupors kaut kam.
Ja nu vienīgais kaut kāda, es varu būt kā aktieris savā pārliecībā, sociālajā, bet es tieši tāpēc arī... Un arī citu pārliecības izkliegt. Tieši tā. Man liekas, ka teātris var būt tikai spaust savus tādas humānās, cilvēciskās un kaut kādu sociālo problēmu pārliecības, un viņas ir mainīgas, un katru brīdi kas ir aktuālāks, bet tu nevar būt kaut kāds vienas politiskās partijas rupors. Tas vairs nav godīgi, jo es esmu 100% pārliecināta, politika ir manipulatīva, un nekad tas nebūs godīgi. Nekad. Es nezinu tieši nevienu partiju. Es esmu redzējis drusciņu to visu no otras puses, nevienu partiju, es nezinu, kur līdz 100% godīga un būtu šo te vārdu, ko es pateikšu, tautas kalpi cienīga. Nevienu. Arī tās, tas nav lamvārds. Tautas kalps, tas ir tas, kas kalpo savai tautai. Un man liekas, ka tas ir augstākais. Vienkārši mēs, man liekas, neapzināmies šo te vārdu patieso tādu būtību. Tu kalpo savai tautai, neatkarīgi no apstākļiem, nevis no samaksātās algas, bet neatkarīgi no apstākļiem, tu kalpo savai tautai, jo tāpēc, ka viņa tev ir uzticējusies. Šī uzticības cena viņa var būt ļoti augsta. Diemžēl neviena politiskā partija, arī tās, par kurām es balsoju katru reizi vēlēšanās, 100% tāds nav. Sanāk vilties ik pa 4 gadiem. Bet es arī, par šo konkrēto teātra observatorijas piemēru runājot, es arī saprotu, tas ir vilinoši, ka tev pēkšņi kāds piedāvā, reku tev būs telpas, reku tev būs nauda un tam līdz. Un es ticu, ka nav viegli atteikties no tā, saprotot, ka es tulīt varēšu taisīt savu mākslu un man būs tas nodrošināts. Man nebūs jādomā par to, cik šeit būs skatītāji. Es vienkārši varēšu taisīt savu mākslu. Bet, tās ir lamatas, principā. Tas ir sieras peļas lazdā, protams, un šlesers tur un labi, toreiz viņš vēl nebija tik nenormāli netīrs, lai gan arī jau bija, man liekas. Tu nezini to. Es domāju, tīri tā publiski. Nē, bet tu zini kā, bet tās jau bija, tas bija konkrēti kongresnams, tās jau bija pašvaldības, Rīgas pašvaldības telpas. Mums kaut kā arī pašā sākumā vismaz man neradās nekādas aizdomas, ka tas būs saistīts ar kādu konkrētu politisko partiju. Es saprotu, ka katrā, pašvaldībā tur atradās kāds tā kā vadošais no šīs partijas, bet ka tam var, naivi, bet katrā gadījumā tas ir pašvaldības telpas, viņas stāv tukšas, tiek iedots neatkarīgam teātrim, lūdzu darbojieties. Kas it kā ir vienkāršāks, bet izrādās, ka nav nemaz tik vienkārši. Tā. Bet es atkārtoju, es nezinu līdz galam, kas tur notika, diemžēl, lai es varētu laikam tā runāt. Tas ir tikai mans tāds apkopojums par visu šo gadiem. Bet tad, man liekas, tas ir arī kaut kā samērā loģiski, ka pēc tam tad ir tomēr tie kaut kādi freelance gadi, jo diez vai baigi atkal gribās uzreiz mesties kaut kādā, tādā struktūrā iekšā, ja tu saproti, ka tā piedāvājuma arī nebija. Es arī kaut kā neredzēju, ja būtu bijis, tu būtu piekritis, domā? Struktūrā, kas ir saistīta ar kaut ko tā kā... būtu atkal... Labi, pašvaldības valsts teātris arī struktūra, un tur mēs pieņemam vienkārši, ka tā struktūra strādā, un mēs baigi nekvestionējam sev, kas tā par naudu, no kurienes viņi nāk, un mēs vienkārši nākam un strādājam. Bet ja tev ir bijis šitāds viens tāds belziens, man liekas, ka tur tomēr ir kaut kādam laikam jāpaiet, lai tu varētu tā atkal, Nezinu, labi, šis liels tēmas. Es nezinu. Es šodien lasu Twitterī un klausos, un skatos, kas notiek Ogrē. Cik tālu mēs esam aizgājuši? Tas ir briesmīgi, bet es tieši tāpēc neko nevaru izteikt, tāpēc, ka es nezinu līdz galam, kas tur notiek. Tur, man liekas, ir tik ļoti viss sākās, bet tas izklausās vienkārši baisi. Vienkārši izklausās baisi. Jā. Labi, šī laikam nav tēma. Politika, jā. Mēs visi esam viensprāts, tāpēc nav ko baigi diskutēt. Ar politiku vienkārši ir tik grūti, tāpēc, ka man liekas, ka tas visi mainās zibenīgi. Pirmkārt, otrkārt, tu nekad nezini, kura roka kuru mazgā. Otrkārt, tas ir, un treškārt, tur vairāk aspekti, bet tas galvenais ir tas, ka man vienkārši nav informācijas. Jo es esmu saskārusies ar to, ka es kā klausos, lasu un analizēju, man liekas, tas ir šitā, un es taču tur esmu bijusi klāt, un atnāk viens cilvēks, un vienkārši tā hopā ar 3 teikumiem apmet to visu otrādi, un tu redzi vienkārši, nifigā, tu esi bijis vienkārši kaut kāds manipulātoru rokā, kaut kāds viens mazs sērkociņš, viens mazs muļķis.
Tad tas ir tik toreiz jūs briesmīgi. tur bijāt vairāki aktieri, es tiešām es toreiz vēl tik ļoti nesakoju, man liekas, tam visam līdzi. Es tikko biju pabeidzis vidusskolu, man liekas, bet kā tieši tas viss izbeidzās vienā brīdī? Kā teātra observatorija izbeidzās? Bija tā, ka vienkārši nebija vairāk kā tā kongresnama zāle, ko mēs paši savām rociņām arī tur palīdzējām visu krāsot un likām. Mēs vairs nevarējām spēlēt tur izrādes. Jums vienkārši pateica, kā viss šeit Rīt vairs varat nenākt. Jā, tā es vismaz atceros. Man pateica, rītā izrādes nebūs viss. Un tālāk katrs pats par sevi. Nē, tā gluži nebija. Mums vēl tā, ka mēs kaut kādu brīdi tur vernisāžā bija telpas, un mēs tur vēl spēlējām kaut kādas izrādes. Kabīrī mēs vēl tur spēlējām. Ko vēl? Bulis vēl turpināja spēlēt savu lidojumu. Un tāpat bija vēl viens kaut kāds dzīvoklis, kas arī bija tā kā mēģinājums uztaisīt par mazo zāli, un tas man likās vispār tā kaut kā dīvaini. Jā, un tad es vienkārši paņēmu ar Vāra Piņķu un Nīmanu aizbraucu uz Amerikas viesizrādēm un atbraucu, un tad jau laikam tad patiešām bija pielikts punkts, jo es sapratu, ka es laikam vienkārši vairs neesmu kontaktā ar to visu, ka es nezinu, es pārāk daudz nezinu. Un ja es nezinu, un man neviens neuzskata par vajadzīgi informēt, un izrādes nenotiek, tad kādi jēgi teātrim? Savākties vienkārši un bēdāties par to, kā tas ir iznācis, ka tas ir iznācis. Dalīta bēda, pusbēda. Bet priekš kam? Tas nav teātris. Tas ir kaut kāds diskusiju klubiņi, bet tas nav teātris. Teātris ir tad, kad tu uztaisi kādu paudumu tautai, skatītājiem, ej un viņam to saki, jo tāpēc, ka tev gribās to pateikt, tāpēc, ka tev ir svarīgi to kādam pateikt. Ja tev nav svarīgi neko pateikt, nesaki. Kā tur bija tie dzējniekiem? Ja tev nevajag, ja tu negribi teikt kaut ko dzējā, neraksti. Ja tu vari nerakstīt, neraksti. Ja tev nav ko teikt skatītājiem, ja tu neesi pilns ar to, ka tev kaut kas ir jāpastāst, vai arī tu esi tas cilvēks, ar kuru pastāst, režisoram jāpasaka. Tagad vēl augstu latiņu uzlaic, man liekas, ļoti daudziem aktoriem īsti nav ko teikt, vienkārši ir tāds darbs. Redzi, un man vajag tā, lai es vēl režisoram, tāpēc es saku, tāpēc jau viņi uzdod tos jautājumus. Elastīgums, elasticitāte, elastība. Jo tāpēc, ka tajā brīdī, tad, kad tu satiecies ar režisoru, un tad ir tā, ka man liekas, režisors labs pārliecina, ka šitas te mums ir jāpasaka tai tautai. Un tajā brīdī tu man patīk tas, ko tu saki ļoti. Bet tā taču ir. Kā tu vari? Man ir neveiksmīgs izrādes un neveiksmīgs tieši tāpēc, ka es neesmu sapratusi, kas ir tas, ko režisors grib pateikt, un galvenais, kāpēc. Labi, observatorija vienā brīdī aizslēdzās, vairs uz zvaigznēm nevarēja skatīties, jo viss kupols ir aizvēries. Tad Karina tā nav izlēma, mēs kāpšu kalnos. Jā, un skriešu maratons. Patiesībā es tagad laikam, es nezinu, diez vai tie cilvēki skatīsies to, nezinu, vai viņi vispār skatās podkāstus, bet es laikam varu pateikties saviem draugiem un paziņām, kas man vienkārši paņēma aiz škvarņika un aizvilka kalnos, aizvilka skriet maratonas. Labi, pusmaratonas, es maratonu neesmu noskrējis, bet... Gan jau varētu. Nē, vairs Divos vakaros. Nevarētu vairāk, man izoperēja celi. Tikai viens celis? Vienā nav meniska. Bet jā, es viņiem varu vienkārši dziļi paklanīties, noliekt galvu viņu priekšā, ka viņi neko neprasot, neko neanalizējot, vienkārši tā izdevai braucam. Uzsēdinājusi tās kalna adats un zini, tad kaut kā, jā, tās laikam... Cik reizes tu tur esi? 5 tiešām virsotnes man ir dažādas augstumi. 2 Kazbeki, tad Taģikistānā Baltā piramīda, tur vēl pāris. Ka augstākais ir Kilimandžāro, bet tā ir pastaigtāk, vienīgais. Tieši tā arī skan. Bet tiešām tu tur vienkārši ej, tev taču viss somas nes, tu vienkārši ej disciplinēt rindiņā. Viss somas nes, pāriedot tev viņu. Jā, tur nedrīkst. Tur nedrīkst. Ja tu pats nesīsi somu, tur nemazam nelaiž tajā parkā. Tev ir jānofraktē cilvēki, kas to dara. Tā ir viņu iztik, tas ir viņu maizītes pelnīšanas veids vienīgais. Šarps viņu tur nesauc, es neatceros, kā sauc tajā afrikāņu valodā tos cilvēkus, bet katrā gadījumā jā, uz katru kalnā kāpē ir viens tāds, kas nes tev mantus, un plus vēl vožaks, kas mērās šitos kāpekļu daudzumu un tā. Bet cilvēkam, kuram pār 3000 metriem nepaliek slikti, tā patiešām ir pastaigtāk. Man arvien vairāk un vairāk sāp. Tur ir gandrīz 6000. Tu esi mazahiste, kurā patīk, kā tev sāp un tevi moka. Nē, ne visas sāpes man patīk.
Nē, visas sāpes man nepatīk. Man drausmīgi nepatīk tās sāpes, kuras pazemina tevi, pazemo. Tādas emocionālās. Uj, un es galīgi nevaru izturēt sāpes. Man ir šausmīgi. Kā tas ir, kad sāpes nevar... Nē, man, kad es eju pie zobārsta, man tak nošpricē tur baltu un vēl man sāp. Kā tas ir, tas augsts vai zemes sāpes liekas? Es vienmēr jaucu. Labs jautājums. Zemes. Jā, vienmēr sakot, ka viegli, ka sāpes kā pārdons. Bet tas ir dīvaini. Man, piemēram, tā kā vēnā es esmu izcils donors, es arī esmu donors diezgan regulārs. Jo man, piemēram, vēnā lūdzu duriet kaut vai, es nezinu, entās reizes. Ļoti labas asinis. Jā, ļoti labs. Bet pirkstā, kad ņem to analīzi pirms tam, kad lai pārbaudītu, vai tavs asinis var ņemt, tas ir kaut kas briesmīgs. Es raustos tā kā tāds zaķis, jo tas sāp. Vēnā nesāp, tur sāp. Bet, starp citu, es tikko sapratu, tad, kad es tevi googlēju, es atradu asins donoru centrā, ir viens mazs gabaliņš par tevi. Tur ir pieļauta drukas kļūda, tur ir rakstīts vārds atceries bez T burta, tur ir vienkārši atceries. Es to nerakstīju. Tad ir tas 93. gads. Jā. Un šodien skatoties tavu lomu Sargas Liepājas teātrī, tu esi Poīna. Kā jāierakstītu. Es jau pateicu, ka jāizlabo. Un man pateicu, paldies, ka jāizlabo, bet visur, kur tu esi, tur ir kaut kāda drukas kļūdiņa kaut kur internetos. Elastimitāte. Ak, Dievs, man tu līdās noēdīs. Rakstiskā elastimitāte. Bet tas varbūt manis jaunvārds. Es atļaušos noņemt brilles. Zini, ļoti skaisti. Tas nav tavs jaunvārds, tāpēc, ka bija tā grupas astronauta dziesmu gravitātei, nē? Un latviešu valodā nav vārdu gravitāte. Vai gravitācija, jā. Jā, bet dziesmās tas ir pieļaujams. Man liekas, kopš rap kas ir pieļaujams? Runāt nepareizi. Vai tad Bermudu divu stūri vispār klausīties nevar? Atradi ar ko salikt. Pagā. Par ko ne? Klau, Karina. Vari drusciņi pastāstīt, kā tu izlēmi iepērties radioteātra režijas? Jā. Tā tev vēl pietrūka. Es atbildēju par to, kā es uzrados Liepājā. Es nezinu, es tev ļoti sen vispār uzradoju. Lai nepaliek tāds neatbildēts jautājums, bet es par to radioteātru reizreiz. Vienmēr sakot, tad es biju freelancers, un tad, kā jau es teicu, es nācu uz Liepāju. Freelancer ir brīnišķīgs ar to, ka tu vienkārši, uz tā bāzes, ka tu esi spēlējis gandrīz visos teātros, tu vienkārši ej un skaties visas izrādes. Ārpēc, ka man patīk skatīties izrādes, joprojām ārprāts, un es tagad cieši no tā, ka es neredzu visas izrādes. Un tad vienā reizē Liepājā, tā kā, es nezinu, kaut kāda pirmizrāde bija, un arī Laukšteinis te bija, es pieteicos, ka es atnākšu rītā ciemos, un tad es aizgāju un teicu, re, ko es esmu. Un tad vēl ne uzreiz, bet pēc kaut kāda laika viņš man piedāvāja pie Zemļānska. Un Laukšteinis tāds, Pepija. Nē. Es nezinu, var jābūt, ka nospēlēja arī tā, kaut gan nē, viņš pēc tam tikai uzzināja, ka es Rīgas pantomīmā, turpat, kur viņš kādreiz ir gājis, esmu gājis. Jā, lūk, un tad viņš man zvana, vai es būtu ar mieru. Jā, es esmu ar mieru sasodīts pie Zemļānska, es biju noskatījusies, taisni, kā reizi Indulu un Āri, es domāju, kaut ko tādu es gribētu, vaiprāts, kā es gribētu. Jo izskatās grūti un varētu sāpēt. Jā, es arī tad, ja tā šautriņu, vai ne? Nē, tas īstenībā izskatījās tāds diezgan tā lidojoši, teiksim tā. Bet es sapratu, ka tas ir ļoti grūti un izaicinoši. Lūk, protams, es piekritu. Viņš gan man piedāvāja citu lomu, bet man vienkārši arī patīk tas process. Jā, man patīk. Tā tu vienkārši pa vienu izrādu, otru izrādu, un tad sapratu, ka izdevāk tevi turēt štatā. Bet pirmā, viņš man to piedāvāja, bet tas bija tā kā kaut kādu pusotru gadu vēl pirms vispār Zemļānskas brauc. Un tad pēkšņi Regnārs piezvanīja un pateica Inišmāne, davai. Un pirmā izrāda man šeit bija Inišmāne. Un tas bija Regnārs, un man patika. Man tas viss patika. Rekā viss sakrita. Jā, un pēc tam bija, man liekas, precības, un tad bija Gaļina, kas bija savā ziņā tāds emocionāls izaicinājums, ņemot vērā visu. Bet, jā. Tā es arī te uzrados, un tā vienā brīdī man Laukšteinis teica, ka viņam drusciņi laikam pa dārgi ir mani visu laiku ārstā turēt. Viņš šeit nāca mājās. Zini, kā man visi saka, es esmu atgriezusies, bet es līdz tam Liepājas teātrī nekad neesmu bijusi. Bet man bija jautājums atnācis Instagramā. Ļoti labs jautājums. Kas ir mājas Liepāja vai Rīga? Lūk, un tagad jau es tā kā vairākus gadus apzinos, ka gan viena, gan otra, jo, kas ir mājas? Tad, kad man kādreiz bija tā, ka es no Rīgas braucu. Kontas Wi-Fi pieslēdzās automātiski. Arī, jā. Un tas bija tāda pieslēgšanās automātiski tajā brīdī, kad es braucu reizi pusgadā uz Liepāju uz 3 dienām, jo tāpēc, ka Naciķī bija daudz darba un Rīgā bija daudz darba, un kad freelancers tad vispār.
Tad, kad tu redzi to Liepājas rajons, un tad tāds, Pīp. jā, un tad tu redzi Ankaru, un tad jau vispār tā. Un tā ir mājas sajūta. Un es kaut kur pirms, tad, kad Tad man Liepāja. sākās... Es gribu, lai tu atbildi. Jā, bet tas bija visu laiku. Un tur bija tā, ka tajā brīdī, kad man paņēma štatā Liepājā, un es arvien vairāk uzturējos šeit, nevis Rīgā, un tie Rīgas darbi kaut kā samazinājās, jo tāpēc, ka bija darbs teātrī te, tad es vienā brīdī piefiksēju, ka es iebraucu Rīgā, un man arī iestājās tā sajūta. Nu, tajā brīdī Mājas ir tur, kur tevis nav. Tas ir labs formulējums. Tev pat bija hashtags taču. Rīgas darbi. Jā. Es paskatījos tavā Twitterī, tu vispār vairs neesi aktīvi Twitterī. Jā, bet tas ir, ja tu būtu paskatījies pēdējo ierakstu, tad tu saprast, kāpēc. Nu tā aiziet, skaties, kas ir pēdējais. Pēdējais ieraksts ir par to, kad sākās Ukrainas karš, kad visi bija tādi gudrinieki, kad zināja, protams, kā ir pareizāk un kā ir labāk, un bija tik ļoti ciniski komentāri par to, kas tur notiek. Bet tev nelaiks, ka mēs... Un es uzrakstīju to, ka karš tās ir dzīvības, kuras nav. Un es, līdz ar to, kamēr būs karš, es tur neatgriezīšos. Kad man liekas, tad es atgriezīšos tur tad, kad es varēšu tiešām rakstīt par mākslu. Un tikai mākslu. Bet tu vari rakstīt par mākslu. Zini, kaut kā... nē. Man vienkārši vienā brīdī... Nē, bet zini, kā nav jau tikai tas, ko tu rakstī. Ir arī tas, ka tu tajā brīdī, kad tu ieeji un tu raksti. Jā, un tieši tāpēc kaut kā... Jo man patīk tā Twitter vide. Man patīk taisni tas, ka es par šiem mākslas faktiem, par šiem notikumiem un arī par savu suni vai par kaut ko, kas notiek arī... Hashtag suns sīpols. Jā, suns sīpols, suns. Ka es varu... Tā ir tāda spēle, kas kādreiz vismaz bija 120 zīmēs, ietilpināt domu, ar ko es visu gribu pateikt. Un man tā spēle patīk tieši tāpatās, kā man patīk Instagramā, visādi tie filtriņi, kaut kādas tvert mirkļus, un tā ir mana spēle. Es ar to nevienu neinformēju. Mans informatīvais kanāls, tas ir Facebooks. Tajā es nekomunicēju, tajā es ielieku vienkārši vai nošēroju, ielieku sev svarīgu informāciju par koncertiem par izrādēm, nošēroju par koncertiem par izrādēm, nošēroju par ulkbelēm un visām citām dzīvnieku patversmēm, lai atrastu dzīvnieciņu, par Ukrainas lietām pilnīgi noteikti, par sociālām svarīgām lietām. Tur manas privātās dzīves nav. Vai katrā gadījumā ļoti reti. Īstenībā viņa tur ir tajā līdz tam brīdim, kamēr es pamanīju, ka mans Instagram konts vienkārši automātiski bliež Facebookā. Un man tas bija, ko, tas nav privāti, tas ir privāti, to tur nedrīkst. Tavs Instagram konts ir, starp citu, tur ir pāri 5000 posts. Jā, es teicu, tā ir mana spēle. Džeki spēlē vienkārši spēlīts ar futbolu un kārtīm, to es nemāku. Ar futbolu un kārtīm, kas tās paspēlīt? Mums ir rindiņā jautājums par radioteātri. Es vēl gribu arī zināt, tu vari pastāstīt savu satikšanās stāstu ar sīpolu? Jā, varu. Suns sīpols. Jā, man vēl bija trusis. Sākums ir tas, ka es esmu kaķu cilvēks visu bērnības, bet man bija trusis, un trusim bija gandrīz 12 gadi. Truši cilvēks. Kad viņš, tāpēc, ka es gribēju sunu vai kaķu, protams, kā man bērnībā bija, bet es esmu Rīgā, es neesmu mājās, suns un kaķis pieprasa to, lai kāds par viņu rūpētos. Un tad es izdomāju, ka man būs bruņurupucis. Un mēs aizgājām, Sāna Melbārdu un Ainārs Ančevskis. Mums bija kaut kāda halcenīta kā Pepijai, Annikai un Tomijam Alfā. Tur ir zooveikals, un es teicu, paklau tā, līdz nākamai tūrei mums ir laiks. Pepijai vajag bruņurupucis, nevis zirgu. Ejam pirkt bruņurupucis. Un bruņurupuča nav. Mērgaķīt tev vajadzēja. Nē, ko tu to vispār dabūt nevar. Es mēģināju savam krustēvam pierunāt, lai viņš no ārzemēm atved, jo viņš ir jūrnieks kapteinis. Nē, nevarēja. Bet man ir redzams, ka tur man mamma pateica, jo viņai bija teicēris, ka mums vēl vajadzētu vannā krokodilu, un tad būtu pilna kompānija. Jā, bet tur mēs aizgājām, bruņurupača nav, un tajā brīdī Ančevskis ar Annu, viņi tā paklausīs, bet paskatīs, kāds tam īļš trusīts un tā tālāk un tā. Pēc tās otrā piegājiena Pepijas un Annikas un Tomika, mēs aizgājām uz turienu un, viņi bija paspējuši arī iegādāties pīda groziņu un es iegādājos trusi. Pirmo trusi. Labi, haltūru var sev paucināt. Jā,
trusi. Pirmais trusis Nevis turēja 4 Rimčikā gadus. saldētās gaļas sadaļā, bet uz zooveikalu pēc truša. Jā, bet tur ir arī interesants stāsts. Kam patīk stāsts par dzīvniecību? Es mēģināšu to tādu. Vienmēr sakot, tur bija tas, ka es nopirku trusi, un tā kā mums bija superdetektīvs Blunkvists, kurā manai varonai bija kaķis Tuse, tad man bija Truse, Tatārinov. TTT. Ančevskis deva vārdu. Viss bija brīnišķīgi. Viņa nodzīvoja 4 gadus, piedzemdēja 2 bērnus. Tad viņai bija Džeks arī. Jā. Tu viņai vedi kaut kādu laislinieku? Jā, Arnis Mednis atveda savu trusi. Viens putns atved trusi, kas notiek? Beidz, tur bija ar visu šampanētu un konfekšu kastu. Trušiem vai jums ir Arni Medni? Nu, viņš atnāca ar šampanētu un konfekšu kastu, un dēls nesa būri ar trusi. Nu, Jūs atstājāt trušus tumšā telpā. Veselu nedēļu, un viņi nelaid klāt. Veselu nedēļu. Bet viņi nelaid klāt, un tajā brīdī vienkārši, kad es Arnim zvanīju. Arnis Mednis dzīvoja pie tevis nedēļu? Nē, viņš ne, trusis tikai atsevišķā istabā, tāpat kā suņus un kaķis, ka pāro. Mēs pat tur tagadējo, toreizējo... Suņus un kaķus nepāro. Pāro suņus un kaķus. Nu labi, nu ok, jā. Bet viss bija tā kā vajag, jo viņi taču arī bija, tur viņš bija jauna trusis un atveda ar jaunu trusi. Nevar jebkādu trusi tur beidz, tur nedrīkst šķirs, jo viņi var nomirt. Nevar šķirs jaukt, nevar. Nu lūk, un tad nedēļa pagājusi un es zvanu Mednim un saku, zini, kā process nav noticis, manējā nelaiž tavējo klāt, brauc pakaļ, nu nebūsim tā. Nav ķīmija. Tajā brīdī, kad Arnis Mednis ar mašīnu iebrauc manas mājas sētā, mana trusene izdarā, Ņida troška. Lūdzu! un jūs neticēsiet, tas bija smieklīgi, to vajadzēja filmēt. Un man liekas, ka toreizējais mans draugs to arī nofilmēja. Tā ir pornogrāfija. Jā, tā bija dzīvnieku pornogrāfija. Es saku, paga, man liekas, ka notiek. Un viņai bija tā, ka mēs viņu sapucējām, tur tāds gumijas uz ausī. Viņai, zin kā, tai maunu trušiem tādi šitādi te noļukuši ausis. Un mēs uzvilkām tādas dzeltenas gumijas. Ausis uz augšu. Tas bija skaisti. Viņš paņēma viņai norāva to gumiju. Un pēc kāda maza laika, jebšu 3 nedēļām, uz ko es nebiju gatava, piedzima trusēri. Bet mēs to arī nezinājām. Es jau nezināju. 3 nedēļas? Man liekas, ka viņi bija pirms pāris mēnešiem jau ar kādu citu. Nē, citu nebija. Citu vienkārši nebija, nevarēja būt. Bet jā, vienmēr sakot, es nezināju, ka trusim tas notiek tik ātri. Ka viņi var tāpēc jau saka, ņemās kā trusīši. Ne, es atkal domāju, ka tas ņemās kā trusīši, ka daudz piedzimst. Bet izrādās, ka ātri, jā, un mums pilnīgi negaidīti. Mēs vienkārši ieraudzījām, ka tur jau kaut kas kustās. Tā kā tāds pats zemdību brīdis mums pagāja secēnu un tā. Jā, šo es negaidīju. Dzeltenas gumijas. Jā. Tas ir tas, jā. Lūk, un pēc truša, jā, un tad bija diemžēl tā, ka viņi aptaukojās tā nabaga trusenīta un nomira, diemžēl man par lielām bēdām. Un pēc kaut kādiem 2 gadiem man Indra Roga, vai tas ir vispār šajā kontekstā ar Indra Rogu un Mišu Gruzdovu, bet tā bija dzīve. Vienmēr sakot, Indra Roga zvana, ka vai es nevēloties trusi. Es teicu, zini, kā vēlos gan, bet tikai konkrētu sugu. Viņa saka, nu skaidrs, tā. Es saku, bet zini, es aizbraukšu apstīties. Tas bija pofīgi, ko es viņai pateicu. Viņš pār mani teātra krustmāte ir. Jo tāpēc, ka pēc pāris stundām man atnāk īziņa, ka meita atdošot trusi tikai un vienīgi Pepijai. Es domāju, nu labi, tur jau laikam ir tā, ka viss nokārtot, nu kāda šķirni būs, tāda būs. Es paņēmu, nopirku tāds, jo lieldienas tuvojās, nopirku tādas šokolādes olas, sagrimējos par Pepiju. Nopietni, es aizgāju vienkārši uz daci. Svētdienas rītā ar tramvaju. Nē, tramvaju gluži ne ar taksi. Jo man tad nebija mašīnas vēl, un man nebija arī tiesības. Es aizbraucu uz Goguļu ielu, iegāju iekšā un tā, ka es saku, kāpēc, un skatos, un tur ir tieši tāds, tā kā manējā trusi tā arī nav, bet tikai viņš, puika. Un es sapratu, yes. Trusis. Jā, tur nebūs problēmas ar bērniem. Viņam nevajadzēs, viņam nebūs. Un es atstāju šokolādes olas un paņēmu trusi, lūk. Jo kāpēc Miša Gruzdoja un Indrai Rogai bija tāda, ka viņi pateica, zini kā, es saku, kāpēc jūs atdodat brīnišķīgs trusīts, viņš ir cik kolosāli. Zini kā, Miša Gruzdovs un vēl meita un vēl trusis vienā mazā dzīvoklī, tas ir par daudz. Un es biju, protams, baigi priecīgā un laimīgā, jo man bija vienkārši trusis kopija, tikai, Džeks. Un trusis kopija jebšu. Un viņam bija gan vārds jau iedots Pekausis, un es viņu pa Peksi arī saucu. Un Peksis... Peksis Tarnovs. Nē, viņam vairāk netika kabināts klāt uzvārds, viņš vienkārši bija Peksis, un Peksis nodzīvoja kopā ar mani 11 gadus un 8 mēnešus. Kungs!
Un, ja viņam nebūtu vēzis, es domāju, ka viņš vēl nodzīvot vēl. Nu, man dakteris vetārsts teica, viņš saka, tik ilgi truši nedzīvo. Viņš pirmo reizi redzot tik vecu trusi. Tālūk. Bet kamēr jau man bija trusis, tikmēr tad jau es zināju, ka man būs celibāts dod. Jā. Nē, bet viņam bija lācīts, ko viņš drāz. Es atvainojos. Jā, bet tā ir. Ir. Trusim bija lācīts, ko viņš drāz. Jā, trusim bija lācīts, ko viņš drāz. Pēkausis drāz lācīts. Jā, pēc tam šis lācīts pārgāja mantojumā manam sunim. Viņš tika turpināts? Nē, tāda instinkta viņam nebija. Viņš vienkārši tika saplosīts, diemžēl. Jā. Bet es domāju, ka tas ir skaists beigas lācītim. Nē, es domāju, ka lācītim bija diezgan skumja dzīve. Nē, man liekas, ka tā izbeigties. Es tiešām negribu domāt par šī lācīša dzīvi. Bet, ja tu būtu redzējis to bildi, man liekas, ka manā Instagramā, ja tu pēti, ir to, ko manas mazas es nepētu tavu Instagram, man jāatzīstās. Ieraudzīt, tad, kad tev ir 4000 bildes, sapratu, mans Instagrams paliks par Karīnas Tārnaus Instagram. Tur visu laiku būs Karīna. Tāpēc es tev esmu ignorējis Instagramā visus šos gadus. Bet mēs jau tikko pieskojām no pīpēto sarunu konta, tāpēc es turpināšu tevi stalkot. Bet es esmu pagaidām dotā brīdī diezgan neaktīvi. Es teiksim tā, man ir Instagram krīze. Es domāju, ka man turpmāko gadus var skatīties vēl sacels ierakstus, jo tur ir pāri 4000. Paga labi. Suns. Bet, jā, suns. Es zināju to, ka man būs suns jau tad, kad bija truzis, bet tā kā viņam bija vēzis, un viņš nodzīvoja ar vēzi kaut kādu vairāk pa pusgadu. Es zināju to, ka es nedarīšu ļaunu, nevajag viņam aiziet ar sirdi. Ķīmija terapija vajadzēja. Beidz, neņurgājies. Neņurgājies. Es tev. Zini, kāds man tās bija sāpes vispār ārā. Es ticu. Ka kāds ir pavadījis tevi vienkārši visur, pat filmēšanas laukumā. Es taču viņu visur vedu. Viņš draudzējās. Tev bija striķītis? Jā, viņam bija iemauktiņi. Tāpat kā kaķim. Viņš lēkāja. Viņš bija, bet nē, Tusi bija likteņu līdumnieku filmēšanas laukumā. Jā, bet viņš bija citos filmēšanas. Viņš visur bija līdzi. Un tad, kad es uz Ameriku braucu, tad viņi nāca barot šeit un tā. Jā, tā kā. Un kad tev kāds ir bijis blakus 11,5 gadus, tas ir vairāk. Tas ir tā. Un tad tev viņš vienkārši un tā ir ģimene. Nolaidz rociņu un ģimene. Aiziet. Tas bija tāds. Jā, lūk, un tad es uzkāpu Kazbekā otro reizi un sapratu, ka es laikam tajā sniega vētrā esmu nopelnījusi suni. Es atbraucu no Tbilisī, tai pašā naktī iegāju vienkārši Ulubels mājaslapā, un tur viņš bija. Bet es tā kā braucu nākamā dienā pakaļ, es braucu vienkārši iepazīties. Es domāju, man ir pilnīgi vienalga. Jauns, vecs, garspalmains vai kāds, bet tas suns, kas uz mani skatīsies tām acīm, ka es sapratīšu, ka viņš mani izvēlās, to es arī ņemšu. Un kaut kā sakrit tā, ka vienīgais no visiem suņiem, visi bija izvests staigāt, un vienīgais no suņiem, kas nebija paņemts staigāt, bija kā reiz sīpols. Viņi jau toreiz sauc sīpols. Nē, tu vārdu iedeva Maijas Doveiks dēls. Ja viņi no sākuma gribēja, viņi nosaukt pa sniedziņu, tad es teicu, kas pa sniedziņu? Kāds sniedziņš? Viņš uzvedās kā sniedziņš. Bet viņš bija pilnīgi balts, zin kā, tāpēc es arī sapratu. Bet tagad, kad mēs viņu nosaucam pa sīpolu, un viņš auga, un viņš patiešām iegūja tādu sīpolu krāsojumu, jo, ja var redzēt bildēs, viņš ir tāds balti ar tādiem brūniem sīpolainiem laukumiem. Tās lieldienas tev ir tuvu tēma, laikam. Jā, mums katrs lieldienas ir jautrs. Ar komentāriem. Un tā Karīna tika pie suņa. Un tā es tiku pie suņa, jā. Es aizbraucu iepazīties un jā, tā mēs esam kopā. Ok, un radioteātris. Un tagad radioteātris. Pandēmija, direktorā e-pasts visiem aktieriem, un laikam ne tikai, ka mēs varam kaut kādā veidā radoši izpausties, gaidu atvērts piedāvājumiem. Un tad es gāju garām toreiz Rietumu radio studijai, un iedomājos, ka sasodīts. Kāpēc nē? Kāpēc skan mūzika varētu? Tur arī teātris. Nē, ir vienkārši radio, kurā varētu arī skanēt kaut kas kaut kas vēl, jā. Un es uzrunāju Dzintaru. Dzintars teica, davai. Un Rietumu radio izbeidzās pēc tam. Diemžēl. Es saprotu, ka daudz aspekti ir, kāpēc nevajag radio, un ka tas to nemazam tā neklausās, un tā, bet man jau likās, ka tā ir baigi forši, ka tāda Liepāja kā atsevišķa republika ar savu radio, un ka tur ir tās ziņas. Jā, tas ir kaut kā tā elitāri. Žēl, ka tas nevarēja notikties, un kāds neatbalstīja, ko Liepājas pašvaldība neatbalstīja to tādā veidā, ka tas... ka nesanāktu tā kā ar teātra observatoriju. Jā, arī taisnība. Ka nepaliek par pašvaldības ruporu.
Bet zini kā, ja tu informē nevis politisko nostāju, bet to, kas notiek pilsētā, tas varbūt nav nemaz tik slikti, jo mūsdienās jau to laikrakstu nemaz tik ļoti nepērk. Man liekas, ka baigi svarīgi tomēr vietā, kurā tu dzīvo, zināt, kas tur notiek. Gan to, kas kultūrā notiek, jo man, piemēram, brīžam diezgan pietrūkst kaut kāda informācija par to, kas kaut vai te kultūrā un dažādās citās. Nē, tas neinformē. Ļoti bieži tajā kalendārā .lv nav kaut kādas, piemēram, šīs te underground vietas, kaut kādas. Man likās, ka tas ir baigi forši, ja ir kaut kāda vieta, kur to var tā kā atnākt un noinformēt par to. Jo, labi, es varu nepārtraukt sēdēt Facebook lapā, kaut kam piesakoties. Man, piemēram, radio patīk, tāpēc, ka tur ir tas negaidītības moments. Es nezinu, ko man teiks, bet es klausos tieši tāpēc, ka ir forši kaut ko uzzināt negaidīt jaunu. Radio, man liekas, vienkārši ir, kaut kādā ziņā mirstošs mēdījis. Nē, es domāju, ka nē. Tu klausies radio mašīnā? Jā. Kur vēl? Mājās. Labi, mājās virtuvē gatavojot ēst, vai varbūt tev vannas istabā skan radio, kamēr tu esi vannā. Jā, es esmu radio cilvēks. Man skan arī, es nesāju tumbiņu līdzi arī vannas istabā. Mans suns, piemēram, tas ir pie pirmā radio viens, viņš paliek mājās. Tā kā jāatstāja, viņš ir viens un viņš sabēdājās, tad mēs vienmēr ieslēdzam radio viens. Man 3 kinologi ieteica to darīt. Jā. Kāds runā vismaz? Jā, runā, un tur nav tik daudz mūzikas, jo es tā kā mēģināju pierunāt tos kinologus, varbūt var Latvijas radio 3 un tā. Nē, Latvijas radio 3 nedarēs. Tā kā es esmu mājās, tad skan Latvijas radio 3. Nē, mums ir tā sadalīts no rītiem, tad, kad es eju pašā tākumā dušā, tad man skan Sipeniece un Romanovskis, jo viņi baigi forši plēš jokus, un ir kaut kāda ziņu bloks ātrais un tāds, un viņa tā jautrība. Pēc tam ir radio SVH ar Sandejus un Breidaku. Tu pat slēgā stacijas, ja? Jā, kas man tur, man ir manējais telefons savienots ar tumbiņu vienkārši, un es 1-2 un pārslēd. Man patīk, piemēram, tas pats SVH Fredozauras Reks. Ļoti patīk šis raidījums. Skaidrs, tu radio klausies no rītiem. Lielākoties, jā. Bet es nedzīvoju tajā klusumā. Man grūti klusumā. Man arī. Un līdz ar to, ka es brīžam esmu baigs linkā, teiksim, sastādīt Spotifyā kaut kādu savu playlisti, tad es, piemēram, ļauju to izdarīt, svētdienas vakaros Aināram Mielavam. Jo tās ir labs playlists. Jā, bet man patīk tas, kā viņš veido šo radio formātu. Tā ir viņa gaume, viņa kaut kāds vēstījums, un man patīk klausīties to viņa vēstījumu, viņa personību, kādu tas kaitina, un brīžam man arī liekas, tu atkal es pa nīgri vēl kaut ko, un šīs man nepatīk, bet tas ir viņa autora raidījums, tāpat tās tā kā Fredim, viņa autora raidījums. Tagad, starp citu, arī ir Dankfeldam, bet baigi īsais vienīgais, man prasīt. Meksikas leksiks. Jā. Pirmām kārtām kāds ir ievācis informāciju un es to uzzinu. Tāpat tās Aniša Pūpola tie raidījumi man patīk vakaros klausīties. Kāds ir ievācis informāciju un es ļoti daudz ko uzzinu, tālāk es pat varu parakņāties. Lūdzu jums ieteikumi no Kariņas Tārnovs par radio, kas jāklausās. Jā, bet es īstenībā domāju, vispār ir vērts parakņāties un paklausīties arī tie, kas neklausās tikai mūziku, bet arī kaut kādas informatīvās Latvijas Radio 1. Jo viņi, man liekas, ir pagaidām vismazāk komerciāli un vismazāk... tas ir valsts mēdījis vienkārši. Jā, un tur arī, protams, var piekrist, ka ir kaut kāda arī kaut kāda... Visi viņu raidījumi ir arī podkāstos, formātā. Jā, bet, piemēram, visas šīs diplomātiskās vakariņas un vai kā viņas tur... Pusdienas, jā. Katrā gadījumā es tagad varu kļūdīties, jo man viņš vienkārši visu laiku skan, un es tā kā, tur ir visādi par zinātni, par literatūru, brīnišķīgi raidījumi, par visādiem mākslas notikumiem. Viņš ir ļoti labs. Latvijas Radio 1, es saku, ja tu gribi zināt kultūras, un Latvijas Radio 3 un Latvijas Radio 1. Mēs varam rezumēt, ka Karinai Tārnovai besī klusums. Jā. Patiešām besī. Viens out of space jautājums no mūsu Instagram sekotājiem. Kā varbūt tik skaisti mati? Pajautājiet šo jautājumu Karīnas mamma. Jā, manai mammai kādreiz bija tāda atbilde, ka viņa saka, tu piedzimi, tad es tev liku mazgāt, nejauši trāpīju ar veļasdēlu pa galvu. Patiesībā manai omai, latviešu omcen arī skan labi. Jā, manai omcenei, latviešu omcenītei, viņai bija tas, kas saucās tas latviešu pelēkais, viņa teica salmu pelēki, un vēl sprogaināk pa maniem. Tad tumšā krāsa man nāk no tēva, bet jā, tās sprogas ir no omcenes. Tā kā,
Tātad visi gēnos. Gēni. Tu nevar pateikt, kurš šampūns jālieto vai kurš kondicionieris. Nē, bet es zinu, bet starp citu, jā, man to frizieri pateica, jo sausāk mati, jo viņi var būt sprogaināk. Jo man būs veselīgāk mati, jo mazāks sprogs. Nu, es nezinu, taisnība vai netaisnība. Atliek secināt, ka man nav veselīgi mati. Viņi sprogaini. Kā sev nepazaudēt šajā profesijā? Ahā! Es citām no sliedēm. Es atvainoju, kā sev pazaudēt? Nu, es nezinu, man liekas, cilvēki regulāri pazūd vienkārši aktieri profesijā. Bet tas nav atkarīgs no profesijas. Tu vari labi, kā sev nepazaudēt. Nu tādā ziņā, ka es iejūtos tēlā un te ir skaistais... Es nezinu, tas ir viss jautājums. Te nav dziļāk paskaidrot. Te ir skaistais stāsts par Ģirti Jakavļevu Nacionālā teātrī, ka es strādāju. Te viņam bija taisni tas, ka viņš tāds puktīgs sēž, viņš saka, viss man te prasa, kā iziet no tāla. Es nekad viņā neesmu iegājis. Nu labi, tas ir Ģirti joks, protams. Nepazaudēt. Laikam, zini kā, es laikam šo te vairāk uztveršu. Es nezinu, vai tā ir domājis jautājuma autors, bet man laikam šī pazaudēšanās un nepazaudēšanās ir saistīta ar to, kā nepārvērtēt sev un nesadomāties. Tas laikam saucās zvaigznīšu slimību. Pasaka, kā nesadomāties. Kā nesadomāties. Ko tu tur ņirdzi? Par tevi. Tur, man liekas, nav nekādas citas receptes. Tad, kad tu sadomājies, tev vienkārši kāds viens iebliež pa pauri pārnestā nozīmē un noliek atkal pie ratiem. Vai tas ir režisors vai kāds kolēģis. Un... Laikam vienīgā recepte tajā brīdī neapvainoties. Jo tajā brīdī, kad tu sākat apvainoties, dusmoties un kaut ko paust verbāli pretī, tajā brīdī tu pretojies informācijai un... Jāpatur mutu. Jā, bet tajā brīdī tu vienkārši arī varbūt pazaudējies, jo tu noliedz to, ko kāds cits par tevi domā. Jo man liekas, ka tā informācija, jebkura, ko par tevi domā, ir jāuzklausa, jāizanalizē. Es starp citu šogad esmu nolēmis nelasīt vairs anonīmus komentārus, kas varētu skart mani, un jūtos ļoti labi. Tas bija labs gājiens. Bet tu izvairies no šīs informācijas. Bet tā ir informācija, kas man nekad nenesīs neko labu. Ja tur būs uzslavas... Es mēģinu panākt, lai tas man nekratītu. Nu, redz, man es atzīstos, es ar to strādāju, ar to sistēmu, kas saucās Ciguns. Es patiešām ar to strādāju, meditēju, jo es esmu ļoti cilvēku atkarīga un viedokļu atkarīga. Tas ir mans vājais punkts. Un līdz ar to, un es pārdzīvoju, un es gruzos, un reizi 2 gados taisos iet prom no profesijas. Tikai reizi 2 gados? Nu labi, gandrīz pēc katras pirmizrādes, bet tas ir tāds īsts posms, bet tā tiešām in general tāda vienkārši tā pa lielam, es reizi 2 gados taisos, patiešām, un tā nav koķetērija. Ja tāpēc, ka... Kur tad tu iesi? Freelancā? Nē, ne freelancā. Vienkārši prom no profesijas kardināli. Uz kurieni? Kad uz rādio. Interesanti. Zini, kā kādreiz es teicu, es kādreiz teicu, ka man taču muzikālā izglītība, man ir diploms, mūzikas skolotājs, diriģents, un kā es varētu to darīt. Nu, jau ir tā, ka es to darīt nevaru, jo arī tas prasa iemaņas, un tas prasa, kā sakot, norulēt. Atsvaidzināt un darīt. Nu, nē, nevar, diemžēl. Nu, bet tad ko darīt? Ko darīt Karina Tatārnova, ja viņa izlemtu iet prom no teātra un saraut visas saites ar teātri? Ko viņa darītu? Nezinu. Man ir jau ir varianti. Reiz 2 gados taču tu par to domā. Zini kā? Nē, nu jā. Par kāpšanu kalnos neviens nemaksā. Nē, bet maksā par to, ka tu dzīvo kalnu nometnē un uztur viņu. Jā. Vadi grupas. Nē, nu kā, tur ir kalnu nometnes, kurās ir mājiņas, kurās ierodās grupas, kuras tev ir jāuzņem, jāpiereģistrē. Pazīstot tevi, tev pēc mēneša būtu līdz kaklam. Man vajadzētu vēl kādas 3 nometnes, ko es varētu uzturēt. Bet kalni savā starpā nesavienojas tik tuvu. Bet tad es varbūt sākot rakstīt dziesmas, jo vienmēr tagad dotajā brīdī man ir liela problēma. Man ir koncerti, kā tu saki, intās programmas. Un man ir tā, ka tikai kaut kādas 3 no šīm entajām programmām es varu teikt, es zinu, kāpēc es dziedu un tajā jūtos labi, un man neliekās, ka es kaut ko falšoju, kā saka. Jo man galvenais ir, ka es uztaisu to programmu, saprast, kāpēc es to dziedu, kāpēc, un kam es to gribu kaut ko teikt. Arī dziedot. Jo, es esmu aktrise. Es neesmu dziedātāja, man nav tādas ikdienas iemaņas, un kāpēc gan kādam nākt klausīties, kā es dziedu svešu cilvēku sarakstītas dziesmas, ja man nav kaut ko papildus, ko teikt ar to. Ja, piemēram, tāds vokālists, viņš, protams, labs dziedātājs arī pauž savu message, bet tomēr vairāk viņš nāk un viņš pauž visas savas balss varēšanas, nianses un tembrs un tā tālāk.
man šīs ikdienā izkopto iemaņu vienkārši nav. Un cilvēki domāja, ka lielākoties, kad nāk uz maniem koncertiem, viņi tomēr laikam sagaida kaut kādu parunāšanos un message no manis. Un tajā brīdī, kad man vienkārši pasaka, tā, mums te ir viens tāds koncerts, mums vajadzētu, lai jūs salikt, kaut ko tur no tām visām dziesmām, ko jūs darat, un tā, kad es salieku, atzīstos, jo tāpēc, ka naudiņa ir jānopelna, un gal galā tās jau ir dziesmas, ko es tik un tā esmu kādreiz izvēlējusies. Un tad tu dziedi to programmu un saproti. Kāpēc? Naudiņa. Nu, tā jau nav motivācija. Ne, tā ir motivācija, bet tā atstāja tādu baigi tādu slikto pēcgaršu. Tā naudiņa negaršo labi. Nē, bet tiešām, Karina Tārnava aiziet prom no teātra, ko tad darīt? Es nezinu, tā jau ir arī tā drāma. Es tagad nezinu. Tad vēl nē. Jā, nē. Tas, teiksim, ja man nav kur iet, tas nenozīmē, ka nevajag iet. Nē, Es nezinu. Beidz, tu jau vienkārši jau Madarai sačakarēji uzvārdu, vienkārši izbeidz. Es uzlaboju viņai uzvārdu. Nē, tu sačakarēji viņai uzvārdu. Kurai Madarai? Krživecai. Tu tā kā varbūt viņa nepazīst, jo tā ir Madara Kalna. Jā, es nezinu, es arī zinu to, ka viņa bija Krževec. Vai Krživec, es atvainojos maļi. Bet tu izvēlējies viņai uzvārdu? Es nezinu, es viņai pateicu, ka, kurš to var izrunāt, un tad viņi paiet mēnesi, viņi nomaina to uzvārdu. Bet viņai kaut kā tas viss organiski bija. Es starp citu arī, tā kā es sāku teātrī strādāt, es domāju, ka man ir jāmaina, bet tad es domāju, tev jāmaina, ja tu zināt, es nezinu. Man, piemēram, Almas uzvārds bija Cīrule. Es varēju pilnīgi mierīgi būt Karina Cīrule. Karina Cīrule, ir jau Agnes Cīrule. Pilnīgi sāp muguru. Un tajā laikā nebija. Bet, jo es esmu daudz vecāka par Agnesi. Lūk. 93. Lūk, bet tad es padomāju, ka man ir tieši tik daudz negatīvu emociju ar šo uzvārdu pamatskolas laikā, kad mani apsaukāja par tatāru, mongālu un tatarčiku un vēl kaut ko, ka Tatārčiks tik labi skan. Jā, pēc tam, kad tu vairs par to nepārdzīvo, bet tajā brīdī, kad tev vienkārši ar attieksmi es tev tulītās pazemošu apsaukā par tatāru mongolu, un kad tas ir, tu uzzini, ka tas ir paudzēs. Tad ir tā kā, kāpēc man ir šis uzvārds, kāpēc es mainīšu to uzvārdu, jāprecās. Jā. Bet tā es arī neesmu precējusies. Un tad es vienā brīdī sapratu, bet man liekas, esmu tik daudz jau izcietus, dēļ šī uzvārda speciāli nemainīšu. Un speciāli iedot trusim vēl savu uzvārdu. Jā. Ok, mēs esam jau te tā labi pačalojuši. Nav kāds jautājums tur tajā YouTube kaut kur tur. YouTube mūs, tā ir mūsu klasiskā publika. Paldies jums, dārgie klausītāji, skatītāji. Mums prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā. Te ir 2/3 no mūsu patreoniem, gandrīz visi 10. Bet jūs kā parasti esat vērotāji un klausītāji, bet aktīvi neiesaistāties. Par ko es nedusmojos, tas viss ir fine un tas viss ir jauki. Kāda ir statistika? Statistika? Balzams. Es mazliet statistika, vai man uzdod vairāk jautājumus, vai neuzdod nemaz? Maz jautājumu bija maz. Labi, kad tu vispār ieliki to informāciju? Tas neko nenozīmē. Absolūti neko nenozīmē. Eko pēkšņi atkal kāds pienāca. Bija 9, tagad ir 10 pēkšņi. Viss kārtībā. Bet šāda tiešraide mums nav bijusi, ja? Par radioteātri parunāsim? Aiziet? Tā Stāsti. tad pandēmija. Tāpēc es arī būšu atklāta. Es piekrītu šai sarunai, domāju, ko par mani vēl var noskaidrot un kam tas interesē. Bet man bija interesanti. Par trūšiem neviens nezināja. Bet man tā kā vairāk interesēja izstāstīt to, kas mums te notiek ar radioteātri. Un radioteātrim atkal jauns iestudējums un šoreiz citādāks nekā vispārējie, jo mēs esam piesaistījuši jaunos mēdījus. Un tas ir ne tikai klausāms būs, bet arī skatāms. Liepās uzsāc jaunie mēdī. Jā. YouTube platformā to varēs arī skatīt, un mums ir brīnišķīgas mākslinieces divas piesaistītas, Krista Dintere, kopā ar saviem audzēkņiem. Un tas bija baigi interesants process, jo tāpēc, ka viņi bija izveidojusi tādu vietni, kurā tur bija teksts, un tur bija jau kaut kādi piedāvātie skaņu varianti un skaņu partitūras. Un ka tur ir tā vēro, ka tur atkal tie audzēkņi kaut ko piemet klāt un tā, tāds. Un tad ir Diana Lelis, kas arī to visu vizualizējusi ir. Un tad, protams, arī ņemot tālāk kā Armanda Kaušeļa bildes,
Jā, mums bija pagājušajā gadā Latvijas radio izskanēja jaunavas mācība Noris Ikstenis, un tur mēs paņēmām tā, ka mēs taisījām, lai viņš būtu vizuāls, mēs fotografējām. Es pat piedalījos pie šī te personāžu stila veidošanas, attēlojot laiku, respektīvi viens bija Latvijas laiks, un pēc tam bija 60. gadi, un pēc bija mūsdienas. Saģērbām, sagrimējām kopā ar mūsu teātra grimētāju, un tad Armands Kaušels to visu fotografēja un attiecīgi lika katram laika posmam darīt attiecīgu filtru, tā, lai tas izskatītos tajā laikā. Un tad pievienoja šim te visam tādu fotogaleriju, teiksim tā. Lūk, un Dainers piedalījās arī tāda reklāmas rullīšu veidošanā, un tur arī Milda bija iesaistīta, un visā radioteātrī ir arī Milda un Ģirts Siliņš, mūsu teātras skaņu operatori, režisori iesaistīti. Rakstam, veidojam, un jā. Un bet šajā reizē tas viss ir arī tāds, tā kā tāds. Tas sanāk tāds vizuālais radioteātris. Man patika, tad, kad es prasīju Kristai, kas ir tas, ko viņi nodarbojās, viņi teica, zini kā, mums taisn šogad programmā ir teksta audio vizualizācija. Bet, jā, katrā gadījumā Krista Dinter veidoja šo te skaņu partitūru, mūziku, kā es saku, un Diana Lēlis taisīja. Kur to var redzēt? To varēs redzēt YouTube kanālā. Un, mūsu producents Zanda Borga ir nopirkusi, kā reiz teātris nopircis YouTube kanālu, un to varēs redzēt. YouTube kanāli ir par velti, te ir kaut kāda naudas atmazgāšana. Nē, es tev nemācīšu tagad izskaidrot, bet tas ir kaut kādā veidā saistīts ar visādām autoru tiesībām un tā tālāk, un to nevar vienkārši tāpatās par velti. Pats kanāls ir pa velti, tic man. Jā, bet pārraidīšu tiesības pārraidīt YouTube kanālā, kaut kādu vizuālu, audiovizuālu materiālu, tur vajadzēja tā kā. Kad tas viss tur... Martā. Martā, bet par to būs sīkāk ziņas, sekojiet līdzi, tur būs... Bet tas būs tā, ka viņu palaidīs, un tad viņš tur būs uz mūžīgiem mūžiem? To es nenoskaidroju, bet man liekas, ka jā, jo katrā gadījumā viņi neteica par kaut kādu laika limitu. Bet katrā gadījumā visu zināšanai tas, kas ir izskanējis Latvijas radio, jo, mēs sākām ar to, ka tas bija Rietuma radio taisīt šie te Covid laikā visi audio teātra darbi. Tad tas skanēja Rietuma radio, tad, ka Rietuma radio aiztaisīja ciet. Tad es paprasīju Mārai Eglītei no Latvijas radio, vai tu vēlies, viņi priecīgi atsaucās, un līdz šim brīdim ir izskanējis tas, ko mēs tajā laikā ierakstījām kā 4 raidījumi, vēl 4 skanēs. Arī 14. martā, no 14. līdz 17. martam skanēs Latvijas radio teātra laikā 22:00, katrā gadījumā kaut kad tad, bet 22. Latvijas radio teātra laikā skanēs Liepājas radio teātra 4 epizodes, tie dažādi stāsti, jo mums vajadzēja iekļauties formātā 45 minūtes, un tad tur būs Nora Ikstena, tur būs Aivars Kļavis, tur būs arī iespējams, ka Orbīta, nezinu, ko viņi izvēlēsies no tā vēl. Jā, un mēs, viss tas, kas skan Latvijas radio teātrī, pēc tam ir klausāms arī Liepājas teātra mājaslapā atrodams. Izcili. Jā. Es te klausos tevī taisīt speciālas fotosesijas, grimēt aktierus, to visu ierakstīt. Varbūt tev vienkārši vajag taisīt teātri? Es to esmu teikusi. Liepājas pašvaldībai. Nē, es tagad... Labdien, pašvaldība! Jā, sveiki! Un tā, tagad es izmantošu šo te gadījumu, ka tie, kas klausās, varbūt rakstiet un pasakiet Liepājas pašvaldībai, ka vajag... Anciņš nāks pie mums uz epizodu, varbūt kaut kad drīz. Jā, un godīgi sakot, viņš neteiks, ko viņam nodot no tevis? Viņam nodot sveicienus un pateikt, ka neesmu atradusi cilvēku, kas to darīt. Jo tajā brīdī, kad es viņam teicu, zini kā, vajadzētu pie Liepājas bibliotekas izveidot radioteātra, Liepājas radioteātra lapu vietni, un tā, viņš saka, kas ir vajadzīgs, tevi vajag naudu. Es tā apmulsu, principā, jā, viņš saka, labi, es tev dabūšu naudu, dabūnu man cilvēkus. Es šos cilvēkus neesmu atradusi. Problēma ir tavā pusē. Jā, laikam. Nevis problēma, bet bumba. Jā, es ceru, ka tajā brīdī, kad es atradīšu, jo tie vismaz 2 cilvēki, tas, godīgi sakot, nav nemazam tik viegli, ka tajā brīdī, kad tos 2 cilvēkus es atradīšu... Kādu cilvēku vajag? Īsts gars, kādas zināšanas? Vienam ir, kurš varētu ar visām autortiesībām krāmēties. Jā, autortiesības un projekti, jo tāpēc, ka, lai kaut ko ierakstīt, tas tomēr maksā gan skaņu operatoram, režisoram, gan studija, gan arī aktieri, gan režisors, gan arī skaņas dizains. Tas viss maksā komponists, tas viss maksā naudu un viņi iegulda lielu darbu.
Bet tās ir arī, kā sakot, jaunas peļņas iespējas, jaunas darba iespējas. Tas ir, vēl sakot, es domāju, ka tur ir nepieciešams tehnisks cilvēks, kas var gan rakstīt, gan arī apstrādāt šo rakstīto. Tas ir tas skaņu režisors, kas saņem adekvātu naudu par šo. Tālākais jau ir piemeklēt režisoru un aktieris, tas ir atkarīgs no projekta. Mēs turpinām kā karjeras podkāstu. Un es uzsveru to, ka es nevēlos būt vienpersonīgi režisoru, un es ļoti laipni arī aicinu jebkur citu, kas vēlās pamēģināt sev radio režijā, audio režijā, šeit pieteikties, kā to izdarīja, piemēram, tajā pašā Liepājas radio teātrī, Ģim Petrenko. Viņš brīnišķīgs orbītas stāsts uztaisīja, norežisēja ar jaunajiem aktieriem. Tā kā, lūk, un tad ir vajadzīgs šis te juridiskais cilvēks, kas zina visus šos te līgumus, autortiesības, jo tā ir baisākā papīra darīšana, diemžēl. Bet, katram ir jāsaņem. Bet ir arī tādi cilvēki, gan jau kāds apstākļi. Bet tas, ko es tev prasīju, ir grims, ir fotosesijas, ir filtri, varbūt vienkārši jātaisa īsts teātris tev ir. Bet vai tad tas nav īsts teātris? Nē, bet tad nesaucam to par radio teātri, vienkārši šeit uz skatuves un domam to Es neesmu tāds režisors. Zin kā, es uzskatu, ka režisoram jābūt ir ar izglītību. Es esmu audio režisors. Es esmu pārliecināta par to, ko es dzirdu. Es ar savām ausīm, ar savu to, ko es piedāvāju, es radu šo te audiālo izrādi. Tik daudz režisors izbēsīs ar saviem jautājumiem un uzzinājis ļoti daudz lietu. Tu jau varētu arī režisēt principā. Man liekas, ka nē. Nē? Labi. Es gan sev, es sev neredzu kā teātra režisoru. Es nemāku vizualizēt. Es māku... Audializēt. Jā. Okay. Padod mums lūdzu to maisiņu. Man būs dāvana? Nē. Tik dāsni mēs vēl neesam. Tam visam vajag naudu, tur vajag juridisko cilvēku uzreiz, un tā, ja gribas dāvanas, tas ir sarežģīti. Bet dāvana būs kādam no mūsu patreoniem. 18. martā 2 cilvēki, viens no mūsu patreoniem un viņa draugs, draudzene Trusis, whatever, nāk uz izrādi Kaija Liepājas teātrī. Dmitrija Petrenko iestudēto un spēlēs arī Poīna. Karina Tārnava arī būs, jā. Karina Tārnava. Lūdzu, izvēlētas vienu mūsu patronu. Šīs? Jā. Lasi. Pat varbūt. Šausmas, esmu dzēru balzām. Elīna J. dodas uz teātri. Mēs sazināsimies ar Elīnu J. Par ielūgumu saņemšanu. Tas būtu nokārtots. Vēl kaut kas tā, vēl viens jautājums, ko mēs vienmēr uzdodam mūsu viesiem ir... Un vienmēr noignorējam atbildi. Jā, vienmēr noignorējam, bet tāpat interesanti uzzināt, kam vajadzētu būt nākamajam šī podkāsta viesim. Mēs esam tiešraidē, šo nevar izgriezt. Pagadā. Es laikam gribētu, lai tas ir kāds skaņu operators. Skaņu operators. Uzliķi Milda. Neču. Jā. Bet viņai patiešām būtu ko pastāstīt. Es atceros mūsu Pelmeņa nakts balvas, visu epopēju. Jā, un arī to. Es Mildu vienkārši mīlu. Es publiski atzīstos, jo tāpēc, ka man Latvijas radio teātrī Ivo Tauriņš teica vienā brīdī, kad mēs montējam, viņš saka, bet tu taču tā kā taktsmērā liec pauzes. Viņai pat nevajadzēja to konstatēt, viņa vienkārši to saprota. Viņa uzreiz zināja. Iespējams, ka mūsu nākamā viešņa būs Milda. Jā. Jo tāpēc, ka tā pasaule, ko viņi dzird un kā viņi ar to rīkojās, tas, man liekas, vienkārši ir brīnums. Tas ir katrā gadījumā tas, ko es gribētu iemācīties. Un es patiešām pat esmu veikusi kaut kādus soļus, lai šo izglītību apgūtu, bet jā. Tūlīt būs kādrs uz Mildu. Bet es tev zinu kā, jo tāpēc, ka Milda noteikti man pēc šitā te nogalinās, bet es tev teiktu tā, paņemiet 2 skaņu operators. Labu, ne tik labu. Jā. Varbūt no 2 dažādiem teātriem. Kurš ir no teātra? Tu zini kādu loģistiku uzreiz? Jā, es zinu, bet jums jau nekas tuvākais teātris Rīgā vai Klaipēdā. Nē, kaut kad jau atbrauc kaut ko parādīt. Labi, mēs Mildu pieņemam kā atbildi. Jā. Vēl kaut kas nepasacīts, nepasakāms.
Kas tevi nomācis pašlaik? Nu, kāpēc nomāc? Kas tevi iepriecina? Nu, Gati! Tātad 2 jautājumi. Parastās pēcpirmizrāžu paģiras. Un tās nav fiziskas. Cik tev Pagaid, pirmizrādi jau bija jau pirms jau 3 nedēļām, 2. Nē, viņas ir drusciņi ielgušas. Kāpēc? Mēs runājam par kāju šobrīd. Jā, varbūt gada laiks. Varbūt gada laiks. Ziema nav kājām labvēlīgs gada man laiks. īstenībā pirmo reizi tā, ka laikam kaut kāda depresija nāk virsū šajā gada laikā. Es te kaut kā baigi nedepresēju, bet jā, tagad ir tāds, ka kaut kā viņš pa daudz... Es D un C vitamīns. Visi šie apstākļi ar karu, ar laikam vienkārši pēc Covid, jo man ļoti aktīvs Covid bija. Es nezinu, kur kāds atpūtās vai vēl kaut ko. Es Tu biji ļoti aktīvi Covid laikā, Covid pandēmijas laikā, tev bija aktīvs Covid. Studijā vispār man bija ļoti aktīvs Covid. Es biju ļoti aktīvi Covid laikā. Man viss kaut kas notika. Online mēģinājumi, ieraksti, radioteātrī, to visu varēja darīt gan Rīgā, gan šeit. Un kā mēs tā neizjūt, ka ir baigais Covid, kur viņš ir. Un kaut kā... Laikam man nāk virsū šis te pēc-Covid atvilnis, ja tā var teikt. Bet es smaidu par to runājot, tātad es domāju, ka tas jau liecina, ka es ar to esmu tikus galā. Un kaut kā sakrit arī ar pirmizrādi. Es nezinu, kā citiem aktieriem, bet kā jau es teicu, manējā pirmizrādi skatas izrādi, pēc tam ir 2 pirmizrādes. Nu, ok, jā, un tad ir tukšums līdz nākamajai izrādē. Un tad tas ir tik mokoši. Un tas nav atkarīgs no kritiķa vērtējuma. Absolūti. Tas visu laiku iekšā, joprojām izrādēs nevar tikt tas ir bezprocesa laiks. Bezprocesa, jā. Tas, ka tu visu laiku esi bijis tajā procesā un tu visu laiku kaut kas burbuļo, radi. Un tad... Jā, un tad ir uzradīts, Karina, un es tev dodu un nevienam neko vairāk nevajag. Es dodu pa tev padomu tajā laikā atpūties. Tā kā, saprot, es esmu darbu izdarījusi, tagad es varu mazliet atpūsties. Kaut kā neieslēdzās tā atpūta. Bet tad es saku, ka tad es braucu kaut kur. Un man būs arī brauciens. Kas ir nākamais kalns, ko tu iekarosi? Tas pats Kazbeks. Nē, es tā kā taisos. Nepaliek jau gadlaicīgi 3. reizi. Zini kā, es parakstījos uz 2. reizi, domādam, ka tas būs tāpat. Un tā 2. reize bija tāda, ka es nepārspīlēju, mēs knapi izkāpām ārā no sniega vētras. Un tas bija tik ļoti pat citādākam un... Es esmu bijis Kazbekā, bet mēs bijām ar Santu tikai, es biju Zandalēs vienkārši. Jūs bijāt līdz Meteo gan jau, līdz tam klosterim mēs uzkāpām. Tas ir vēl zemāk. Bet tur ir skaisti. Tu esi nožēlojami. Nē. Es biju Sandalēs. Jā, es saprotu. Birkenstokos nevar kāpt kalnos. Līdz Meteo var. Kas ir Meteo stacija? Tas ir Meteo stacija, jā. Kuram vajag zināt, kāds laiks ir kalnos? Šajā reizē es vienkārši jau zinu to, kāda ir plāna manam vožakam, respektīvam vadītājam Valdim Puriņam, brīnišķīgam vadītājam. Un es ceru trāpīt uz vienu no Kazbekiem, jo tur ir blakus vēl viena virsotne. Un es viņam jau teicu, ja mēs kāpsim 2, tad es kāpju arī 3. reizi. Un es baigi ceru uz to. Bet tur ir daudz apstākļu, kam ir jāsakrīt, gan laikam, gan arī finansēm. Pat tajā zemajā klosterī mani pārņēma 3. Bet tā ir, Kazbeks ir forši vieta. Ir. Un tur tā mīl Latviju un latviešus. Mēs iegājām muzejā, un tur stāv latviešu grāmatas, un mēs sākam runāt, izskrien tur 3 sievietes. Jūs esat no Latvijas, Jēziņa, kungs. Tā bija tāda mīlestība pārplūstoša. Tas bija tik skaisti. Labi, tas laikam kaut kad ir jāizdara. Jā, Gruzija fantastiska vieta. Tā tieši ļoti atpaliek. Nekas, jautājumi? Lai viņi turpinās. Tagad es pasniedzu maisiņu. Rasa man pasniedz maisiņu pāri. Brīnišķīgi. Galdam. Nu, tā ko? Apaļojamies. Kāpjam kalnos. Ir kaut kas, ko tu vēlies kādam kaut ko pateikt? Kaut kādas tur naida vēstules, naida sveiciens vai es vēlos pateikt Liepājas pašvaldībai, lūdzu taisam radioteātri, jo tāpēc, ka tas tikai pie mums skaitās joprojām senīli. Tā kā man Ivo Tauriņš teica, Vācijā tas patiešām ir wow, un tas ir tā, ka ja mūsu jaunieši nevēlās lasīt, un ir arī seniori, kuri nevar vairs izlasīt, tad šādas te audio izrādes, audio grāmatas, audio lūgas, tas ir daudz, tas tiem cilvēkam ir patiešām daudz, un es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri spējīgi lasīt, kur labprāt klausītos vienkārši audio grāmatas, audio lūgas, un tas būtu darbs mūsu Liepājas fantastiskajiem aktieriem, kuri vienkārši krāšņas balsis un... Parādi. Jā. Par audioteātri. Otrakārt, nekrītam depresijā. Ceļam sev ārā. Es sev šoreiz vilkšu ārā ar pārgājienu. Uz kurien? Gaiziņu?
Nē, starp citu, man draudzene organizē pārgājienu pat Vērgala Bārta Gaviezē, un es došos pirmo reizi kopā ar sabiedriskais transports, man liekas. Ar suni, jā. Un es šausmīgi sieroju, jā. Jo tāpēc, ka man bail, ka kā man tā, ka viņu vajadzēs palaist vaļā, un ja nu viņš ieskaries kaut kur kādā lā. Nē. Ok, paldies tev, Karīna, ka tu pie mums ieradies. Saka, nebija baigi garlaicīgi. Tik traki, ne, man liekas, ka... Galvenais, vai tavs satraukums bija pilnīgi nepamatots droši vien, vai ne? Man nemaz tik liels satraukums nebija. Bija. Nu labi, drusīgi bija. Jā, bet es domāju, ka viss ir laimīgi beidzies, un mēs teiksim paldies mūsu klausītājiem tiešraidē. Paldies! Visi pārējie šo saņems pēc dažām dienām, kļūstiet par mūsu Patreoniem un varēsiet klausīties to tiešraidē un arī piedalīties ar saviem komentāriem. Jūs joprojām mums varat sasniegt Facebook lapā, Instagram kontā. Rakstiet visur pīpēt tavas sarunas un atradīsiet mūs. Urā! Urā! Jā, nē, es domāju, ka būsim kā indiešu valodā pīpēt tavas sarunas. Nu, ej, nebūs, jā. Paldies, visu labu, atā! Čau! Čau!